Tā, kurā mikrofonā jārunā? Laikam šinī. Es domāju, ka mēs sākam. Mums ir gana daudz skatītāju klātienē. Cerams, vēl jau vairāk skatītāji online, kur tiek strīmots šis seminārs. Es esmu Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Rolands Strasdiņš un Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas sadarbībā ar valsts administrācijas skolu un ak Dievs varams, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Sadarbībā ar Varamu mēs uzsākam rīkot semināru ciklu, kur pirmais seminārs ir paredzēts mākoņskaitļošanas infrastruktūrai, pielāgotu informācijas sistēmu izstrādei. Tālāk mums ir paredzēts seminārs kaut kad janvārī par dažādu integrācijas modeļu privātā mākoņa integrācijai ar publiskā mākoņa servisiem, ar šo saistītie aspekti un risinājumu un drošības riski, kā tos pārvaldīt, bet tas būtu nākamā semināra tēma, tā kā mazs tīzerīts, ko mēs iemetam. Un kāpēc mums, kā asociācija, liekas ļoti svarīgi uzsākt šādu diskusiju starp nozari un sistēmu izstrādes pasūtītājiem, dēļ tā, ka ir tagad uzkrājusies zinām pieredze darbam ar sistēmām, pielāgojot šīs sistēmas dzīvošanai mākoņu skaitļošanas infrastruktūrā, mākoņu vidē. Ir zināmas atziņas, ar ko ir svarīgi dalīties, lai šī pieredze nepazūd, lai tās puses, kas pasūta sistēmu attīstību no nozares, no IKT industrijas, lai viņi zina, kas ir tās pozitīvās atziņas, varbūt norādes, kā rīkoties nevajag, kur mums būtu jābūt piesardzīgiem, vai arī kas mums būtu jāizdara vispirms, lai mēs varētu izmitināt drošā mākoņskaitļošanas vidē savas informācijas sistēmas. Par to visu mēs runāsim šodien seminārā. Mums ir 5 runātāji. Latvijas radiotelevīzijas centrs par savu pieredzi, kā viņi nonāca līdz mākoņu videi. Nacionālā biblioteka ar savu stāstu par savas mākoņskaitļošanas infrastruktūras un sistēmu izmitināšanas vides pakalpojumiem. Tad mums kā trešais runātājs būs Emergen par to, kādi būtiski elementi ir jāņem vērā, izmitinot un izstrādājot sistēmas priekš mākoņskaitļošanas infrastruktūras. Tad pēc Emergen mums ir ZZDats par savu pieredzi ar diezgan lielu informācijas sistēmu izstrādi izmitināšanai mākoņskaitļošanas vidē, un kā pēdējais mums būs Zabiks stāsts par to, kā Zabiks nonāca mākoņos. Tad aicinu kā pirmo runātāju Latvijas radiotelevīzijas centrs. Okay. Dzirdat? Gan jau, ka visi dzirdēna. Jā, tad es sākšu. Bruno Treiguts ierasti. Dažas sejas esmu arī redzējis no tiem, kas ir klātienē. Parasti tiekamies tad, kad vajag risināt dažādas e-parakstus saistītus tehniskas dabas jautājumus. Esmu e-paraksta tehniskās komandas vadītājs un tehnoloģiju līderis, kā to visu attīstīt. Līdz ar to tad es arī pastāstīšu to pirmo daļu, un tad došu vārdu arī Kārlim. Jā, un tad mana otrā daļa tad būs, kā, ja stāsts iedvesmos un mazliet pastāstīšu arī vairāk, kā pēc tam tālāk, bet tad pa priekšu tad Bruno stāstu. Jā, tad kā e-paraksts nonāca mākoņos, tātad pavisam īsi. Droši vien, ka tas svarīgākais ir saprast, kas ir apakšā tā platforma, ko mēs cenšamies izvietoties mākoņos. Un tad šeit es gribēju iezīmēt tos 2 gadu skaitļus. Tas pirmais ir
tā pirmās paudzes e-praksta platforma, ko mēs zinām zem dažādiem nosaukumiem, bet tātad idejiski no platformas skatu punkta tas pirmais solis. Tam laikam absolūti atbilstoša, pilnībā monolīta sistēma uz pilnībā fiziskiem dzelžiem. Viss ļoti vienkārši. Platforma principā nepārnesam arī uz mākoņiem, un tajā laikā arī tas nebija nepieciešams. Savu darbu izdarīja godam, sāka augt slodze, un tad pamazām radās idejas par to, ka vajag kaut ko jaunu. Tad 17. gads jau ir tas gads, kad tika ieviesta, bet tad 16. gadā sākās visa plānošana, un tad jau tajā laikā ieviešot nākamās paudzes risinājumu tādu, kas ir paredzēts mērogot, tas tehnoloģiski tā programmatūra jau tam ir visam paredzēta. Tajā laikā neizdevās uzvarēt to cīņu par to, ka izvietojam kaut ko mākoņu platformās, un tāpat tika viss salikts uz fiziskas infrastruktūras. Līdz ar to sanāca tāda situācija, ka no vienas puses mēs esam ieviesuši kaut kādu absolūti jaunu, inovatīvu risinājumu no platformas, no PKI platformas skatu punkta, bet tie izaicinājumi ir pa lielam palikuši tie paši tieši no tās infrastruktūras, kas tā kā nedaudz bremzē. Man kā tehnoloģiskās platformas turētājiem un tehniskās komandas vadītājiem būtiskākais tā problemātika, kas ir tā papildus kompetence, kas ir jāuztur cilvēkiem, tas viņu papildus darbs, kas ir jādara, kas ir serveri jāpārvalda, jāmonitorē, jādara kaut kādas tehniskas lietas, jāmeklē atbalstu, kā nopirkt. Protams, krietnes gadīgs saimnieks pārizmanto visus dzelžus, tīpaši, ja viņi ir daudz, tad kaut ko mēs uzturam arī bez atbalsta, tad jāmeklē kaut kādi diski, kas ir out of stock jau, visas tās parastās problēmas. Tā saimniecība paliek tāda dažāda, un platformas paplašināšanas iespējas arī uzreiz ir tādas, tad ko mēs liekam klāt, kurā virzienā mēs skatāmies. Un tad mēs sapratām, 21. gadā nāca Covid, nāca papildus lietojamība, nāca papildus slodzes, un mēs sapratām, ka ir vajadzīgs tāds infrastruktūras restarts. Un infrastruktūras restarts mums, principā, skatījāmies dažādos virzienos, un viens no tiem virzieniem, ko mēs paši izskatījām, tad kas ir tas, ko LVDC paši piedāvā LVDC ietvaros. Ja reiz mēs radām mākoņus klientiem, kāpēc lai mēs paši tos neizmantotu? Jo līdz šim vienmēr tā cīņa ir bijusi starp drošībniekiem, tad ir uzticamības pakalpojumiem tāda specifiska lieta kā atbilstība, kas ir compliance puse. Un tā cīņa vienmēr bijusi starp to, ka nē, visu vajag fiziski, visu vajag mums pašiem zem galda vai datu centros. Un tad, tā reālā situācija. Un tad diezgan ilgi, kādu pusgadu, dažādās iterācijās gājām cauri ar atbilstības drošības cilvēkiem, ar mūsu pašu mākoņu pārvaldītājiem, tehniskajiem cilvēkiem, ar mākoņu platformas ražotāju un viņu tehniskiem cilvēkiem. Zīmējām un dažādi meklējām variantus, un beigās novienojāmies, ka ir par labu esam, drīkstam izmantot un drīkstam migrēt. Un tad sākās īstenībā interesantākais, kur pati migrācija bija diezgan vienkārša. Bet, jo tam jau arī mūsdienās ir skaidrs, ir radīts tehnoloģiskie līdzekļi, kā to izdarīt vienkārši. Grūtākais migrācijai bija tas, ka tas bija jāizdara pandēmijas apstākļos, līdz ar to, ja tu saliec tādu laika grafiku, tad pēkšņi atkal ir pīķis, atkal nedrīkst nekur iet ārā. Viena komanda nedrīkst runāt ar citiem, tad tajā komandā ir kāds, kurš nedrīkst braukt vairs klātienē 2 nedēļas, un tādos apstākļos mēs tur gadu drillējām to pasākumu, kamēr nomigrējām, bet nomigrējām. Un kas tad droši vien ir tas tādi ieguvumi? Un man liekas, ka no tāda mana skatu punkta tehnoloģiskās platformas turētājiem, tas ir tas, ka tie cilvēki var fokusēties uz tiem risinājumiem, risināt reāli problēmas, kas ir risinājumos, skatīties, kā labāk viņas nomonitorēt tās sistēmas, kā kaut ko uzlabot, nevis cīnīties ar to infrastruktūru, kas tur ir apakšā, jo tam attiecīgi ir citi cilvēki. Un tādi 3 praktiskie piemēri. Pirmais, droši vien, tas pastāvīgais klientu pieaugums, ko mēs arī pieredzējām no 2020. gada. Visi sāk strādāt attālināt, visu vajag parakstīt, un tā ir tā patīkamā problēma, ko risināt. Un tad ir 2 tādi interesanti piemēri. Pirmais ir daļa no manas ikdienas. Es principā hands-on pieķeros tad, kad ir lielas ziepes, un viena no tādām bija šī gada 1. marts. Tad skaidrs, ka mēs gatavojamies, ka būs liela slodze. Bet droši vien, ka neviens negaidīja to, ka tas kļūs par tādu
zibakciju uzzināt pēc pusnakts, hei, kāda tad ir mana nodokļu pārmaksa, un tas apjoms apmēram 10 reizes pārsniedza ierasti to, kas notiek 1. martā, kas jau ir kaut kas tāds, ar ko mēs rēķinamies papildus. Jā, tas papildus dažādiem citiem izaicinājumiem, bet tas rīta cēliens bija tāds, ka mums diezgan ātri bija skaidrs, ka tā problēma pati ka mēs viņu nevaram pārdzīvot vienkārši un nogaidīt, ka principā tie cilvēki tiešām ir reāli pieprasījumi, tas nav uzbrukums, tie nav kaut kādi fake pieprasījumi. Un tad no lēmuma, ka mēs pieņēmām, ka mums ir nepieciešams tur būtiski palielināt infrastruktūru līdz brīdim, kad mēs jau tehniski puiši to darīja, bija pagājusi stunda. Tad mums nebija vajadzīgi nekādas meklēt, kuru serveri, kur iespraust. Tas bija paprasījām papildus resursus, iedeva papildus resursus, un mēs jau strādājām pie tā, ka klonējām mašīnas, cēlām augšā un braucām darīt tās lietas, kas ir būtiskas, lai atjaunotu pakalpojumu. Jā, un tas tāds otrais, tas tāds gan foršais piemērs no plānošanas, bet arī ar tādu nelielu tvistu bija mūsu tātad aprīļa migrācija. Droši vien daudz arī pieredzēja aprīļa beigas, māja sākums. Tātad migrējām attālinātā paraksta risinājumus, remote signing. Un visiem 300 plus tūkstošiem mūsu klientu vajadzēja pārizsniegt savas paraksta identitātes. Paralēli šai pārizsniegšanai, kad cilvēki izsniedz jaunas, tās visas esošās vēl vajadzēja pilnīgi leģitīmi anulēt ar visiem izsūtītiem paziņojumiem, pilnīgi ievērojot visu procedūru, līdz ar to tā sistēmas noslodze bija, mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara. Kaut kas ir jādara, lai tam sagatavotos, un 3 mēnešus pirms tam plānojot, principā jā, mēs nonācām līdz tam, ka tie ir 300 plus tūkstoši cilvēku, 10 000 būs tie, kas nāks pirmajās stundās to izdarīt. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs principā 3 reizes palielinājām to infrastruktūru, tieši skatoties uz to mākoņu pusi. Tātad 3 reizes palielinājām infrastruktūru, veicām ļoti daudz optimizācijas, panākot tur tuvu pie 20 plus reižu ietekmes tieši uz tām operācijām, kuras mums tajā brīdī bija svarīgas. Certifikāta anulēšanas, izsniegšanas, apstrādes un tās pozīcijas. Un te arī parādījās, ka pie platformas migrācijas bija viena komponenta, kas bija pārnesta no vecās platformas, un kas bija tā, kas mūs pirmdienas rītā iegāza. Jo tā komponentes daļa vienkārši pēc tās loģikas, kā viņa bija uzbūvēta, viņa nebija mērogojama. Vienalga, cik tu viņu dublē vai nedublē. Tā bija tā komponenta, kas sazinās ar iedzīvotāju reģistru. Un tas bija tas, kur mēs vēlreiz pakritām un tagad varam atskatīties, ok, jā, tas ir salabots, viss forši, mēs tagad varam mērogoties, bet jā, tas droši vien tas twists, ka nevienmēr tas, ka mēs varam uzskelot to foršo programmatūru un foršās platformas, kas ir radītas tai skelošanai, ja mēs paņemam līdzi kaut kādu mazu komponentu, kas ir kaut kāds legacy brīnums un neizprotam līdz galam, kā tas nomērogosies, tad tāpat var iebraukt auzās. Bet tas droši vien no manas puses viss. Mērogot un mākoņos būt ir ērti un efektīvi, bet ir vajadzīgs arī platformas, kas to spēj suportēt, jo citādāk nomērogojam, bet tāpat ir kaut kas drusku pietrūkst. Paldies manam kolēģim Bruno. Jā, kas ir tās, kas vēl pietrūkst un kā to platformu, programmatūru uztaisīt aplikāciju līmenī, to pēc tam dzirdēsiet tālākā semināra gaitā, bet tad pavērām divus priekš mūsu uzticamības pakalpojumu biznesa virzienā būtiskus tādus notikumus, lielos notikumus un parādījām, kā tas no mūsu puses izskatās. Mēs esam gan ar klientiem, gan arī pašu sevis pārliecināti, ka mēs zinām, kā. Un mēs zinām, kā var gan mākonī darboties, gan tur iemigrēt. Un es tad pāris nākamos slaidos pastāstīšu arī par to LVRTC rāmi, gan normatīvo, gan arī faktisko, kā tad mēs darbojamies. Un ja klausītāji klātesošie vai tiešsaistē saprot, kad mākonis un mākoņu tehnoloģija ir tas īstais virziens, tad sekojoši, jā, LVRTC ir deleģēts izpildīt elektronisko sakaru likumā noteiktā valsts elektronisko sakaru pakalpojumu
centra darbību. Tad LVRTC tas, kam tas no satiksmes ministrijas puses ir deleģēts. Deleģēts līdz 35. gadam un godprātīgi turam un uzturam un elektronisko sakaru pakalpojumu centrs ir tehnisko līdzekļu, kā jau redzams, tehnisko līdzekļu un pakalpojumu kopums, kas publiskai personai, publiskās personas kapitāla sabiedrībai vai kontrolētais kapitāla sabiedrībai nodrošina infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību informācijas sistēmām un ar tām saistītām tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī pakalpojumus. Un tad no tādas plašas likuma citēšanas pie tās praktiskās dzīves, tad tie ir mākoņu pakalpojumi, apakš pakalpojumu grupām, tā ir datu pārēja, tas ir fiziskais datu centrs, ja kādam tiešām vēl ir tās legacy sistēmas, un tādas, diemžēl, ir, ka tās vēsturiskās velkās, un man pat ir bijuši gadījumi, un klienti joprojām saka, man ir no 90. gadiem, nu tā ir, un tā nomaiņa ir ieplānota, bet objektīvi resursi, kapacitātes, finansējums un tā tālāk, kaut kādi iemesli, kāpēc to nevar, tad arī vēl ir fizisko datu centra staķņu vietas. Tā ir optisko šķiedra noma, kā arī datubāžu pakalpojumu, virtuālu ugunsmūru pakalpojumu un kiberdrošības grozs. Un kā jau Rolands sākotnēji ielika kāju durvīs, tad par kiberdrošību mēs parunāsim kādā no nākamajiem semināriem. Un, ja būs iespēja un gods pastāstīt, tad arī pastāstīsim tur par kiberdrošību. Bet, kā jau minēju, tad Vespts ir iespējams ar visu pakalpojumu grozu saņemt, noslēgt līgumu bez iepirkuma, kas ir būtiski. Tur es tālākajos slaidos arī pastāstīšu, kā tas darbojas. Un tad mums tas līgums ir darbojas līdz 2035. gadam. Un jau, ja mēs paskatāmies, kas tad ir šobrīd no Vespts klientu lokā, tad tās ir vairāk kā 20 plus pakalpojumi, jo manis uzskaitītie galvenie, bet visu pakalpojumu saraksts arī pieejams instrukcijā. Tās ir 45 un vairāk valsts pārvaldes iestādes, un pats svarīgākais, ka tas ir vairāk kā 150 informācijas sistēmas, kas šajā ietverā darbojās un mākonī strādā. Skaitļi paši par sevi liecina, ka šī platforma ir tā, uz ko mēs ejam, un kas ir tas gan priekš sistēmu turētājiem, gan arī priekš tāda optimizēta darba uzturētiem tehniskiem pats labākais risinājums. Un kā tad Vespcā iemigrēt un kā tad nonāk līdz tam, tad, faktiski organizācija saka, mēs vēlamies, un tas pieteikums aiziet uz varam, tad varam darba grupā viņš tiek izvērtēts, lēmums pēc vai nu tad ir pozitīvs vai arī tad negatīvs, ja vai pozitīvu lēmumu scenārijā, tad mēs savstarpēji vienojamies par apjomiem, cenām, migrāciju un tā tālāk. Tad, kad mēs esam novienojušies, mēs sūtam gala, atjaunoto gan līgumisko nosacījumu paku un saņemam to gala lēmumu. Tad, kad gala lēmums saņemts no varam, tad mēs faktiski noslēdzam līgumu un klients var izmantot visu to spektru, kas tad tiek dots un no mūsu puses nodrošināts. Tas īsumā. Paldies. Tad dosim vārdu nākamajiem vai jautājumi. Es pašā sākumā nepieteicu iespēju jautājumus uzdot arī Slido aplikācijā, kur tie, kas ir online skatās, viņiem šī saite bija pieejama. Tad vai jums ir jautājumi no Slido? Vai ir jautājumi no auditorijas? Kamēr kolēģis skatās Slido aplikācijā, man ir jautājums par šo brīnumaino notikumu, kā pēkšņi
bija iespēja būtiski palielināt skaitļošanas resursus, jo šādi brīnumi notiek Ziemassvētkos, kad Ziemassvētku vecītis pa skursteni nolaižās un pēkšņi uzrodās dāvanas zem eglītes, bet jautājums par to, kā pēkšņi uzrodās brīvie skaitļošanas resursi, ko var izmantot šai kapacitātes mērogošanai. Bruno. Jā, droši vien. Tātad Vestas ietvarā tā apmaksa notiek par resursiem, kas ir attiecīgi projektā rezervēti. Skaidrs, ka katrs mākoņu platformas turētājs viņš netur 100% aizpildītu platformu. Līdz ar to, domājot uz priekšu, meklējot nākotnes klientus, lai arī Kārlim būtu darbs, kur atnest vēl papildus klientus, tad skaidrs, ka tajā platformā ir tie resursi. Un tāpēc arī tas ir tik vienkārši, ka klients veic pieprasījumu LVRTC, un mēs šajā gadījumā sanākam kā iekšējais klients. Mums ir nepieciešami vēl resursi. Un, ja tajā brīdī tie resursi tur ir pieejami, tad viņi tiek pieaugti klāt projektam, un nākamajā rēķinā vienkārši atspoguļos tas, ka tev šobrīd ir lielāki resursi. Attiecīgi, tas, pieņemsim, kā mums bija 1. martā, mums vajadzēja tikai uz 1 mēnesi. Tas, kas bija mums tālāk maijā, kur jau mums bija ilgāk tā migrācija, tur mums tos resursus 3 mēnešus turējām paaugstināts un pēc tam atkal samazinājām. Protams, nav jau maģija, ja 10 klienti vienlaicīgi uzradīsies, tad jāskatās, kā tie resursi aizpildīsies tajā brīdī. Bet, ja tāda iespēja ir, tad fantastiski. No savas puses var piebilst, ka tādas kapacitātes, kas nav 15 reizes visu platformu nomērogot, tas kapacitātes menedžments mūsu pusē ir. Mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai klienti var palielināt, jo mēs paši sev kā iekšējais klients neesam vienīgie. Ir vairāk klienti, kam ir ik pa laikam pīķveidīgi vajadzīga tā kapacitāšu palielināšana. Ir kam lineārāk aug, ir kādam, kas vienkārši no sākuma paņem vairāk, pēc tam optimizē sistēmu un samazina. Pie tiem lielajiem, pie tiešām lielām teiksim, tā mēroga pieaugumiem, tur gan mēs ar klientu jau tā rūpīgāk plānojam, tad, lai nav tā, ka klients ir saplānojis savā pusē darbus un mēs nevaram piešķirt tik daudz, cik varbūt klients gribējis. Līdz ar to tur tā darba sinhronizācija notiekās, bet ja tādi īstermiņa vai priekš mākoņu pakalpojumu platformas e-praksts nav vienīgā, kā teica 145 sistēmas. Tur mēs tos resursus tādā operatīvā līmenī varam diezgan ātri un operatīvi arī piešķirt klientiem. Jā, paldies. Un vēl mazs jautājums kontekstā ar šo. Vai es pareizi saprotu, ka mēs dažkārt varam paņemt šos resursus no neizmantotajiem citu klientu resursiem, un tu, Kārli, minēji to, ka šobrīd organizācijas rezervē sev nepieciešamos resursus. Jautājums, kad mēs nonāksim līdz modelim, kad organizācijas varēs maksāt pēc faktiski patērētā, lai šo kopējo rezervi varētu koplietot, jo, ja mēs visa sabiedrība konkrētā brīdī pārbaudam savu sociālo iemaksu vai citus jautājumus, tad mēs nedaram kaut ko citu. Līdz ar to, ja mēs visi daram vienu, tad kaut kur kaut kas atbrīvojās. Kad mēs varētu redzēt šādu norēķinu modeli iestādēm? Šis labs jautājums. Man pie konkrētiem termiņiem negribās. Mums ir divi projekti, kas ir par ANM un otrs iezīmēts par ANM, jeb atvesļošanās mehānismu, un otrs ir PRF naudām tieši mākoņu platformas paplašināšanai un pakalpojumu izveidē. Šo projektu ietvaros mēs noteikti šo jautājumu skatāmies, bet mēs tikko esam sastiprinājuši pasu un sākam teikt kaut kādus datumus. Tas būtu pāragri un negribās solīt to, ko pēc tam nevar izpildīt, jo mēs zinām, kā tas ir IKT un tie termiņi mēdz tur nogrozīties un nostaigāt šurp turp, un ne jau kāds tur apzinātas negodprātības vai ļaunprātības dēļ, tur tagad vai slinkuma dēļ kavējās. Ja vienkārši objektīvi apstākļi tie termiņi nostaigā. Līdz ar to, jā, šobrīd es nesolīšu, bet tas padomā ir. Runa pa ir. Jā, runa pa ir.
Jā, burvīgi. Liels paldies Latvijas radio un televīzijas centram. Tad no slaido pagaidām mums jautājumu nav. Tad aicinu nākamo prezentētāju Nacionālo biblioteku. Izskatās, ka nav mūsu prezentācija. Viņi bija sādi. Attiecīgi. Kamēr mēs uzliekam bibliotekas prezentāciju, bet varbūt kamēr mēs liekam prezentāciju, biblioteka var izstāstīt, varbūt stāstīt par savu mākoņu skaitļošanas infrastruktūru, vai arī mēs tomēr pagaidām? Jā, mēs varam sākt. Labdien, mans vārds ir Andrijānis Jankovskis, esmu no Latvijas Nacionālās bibliotekas datu centra projektu vadītājs. Šodien ar manu kolēģi Jāni Čeveru, kurš ir datu centra vadītājs, arī mēs tad jums sniegsim šo prezentāciju. Diemžēl patreiz prezentācija nav pieejama, bet mēģināsim ieskicēt un pārunāt šos jautājumus. Vēsturiski arī mēs sapratām vienā brīdī, kad mums ir nepieciešami skaitļošanas un datu glabāšanas resursi, kas pārsniedz varbūt tās tradicionālās valsts pārvaldes skaitļošanas un datu glabāšanas iespējas. Līdz ar to arī mēs nolēmām, ka mums ir nepieciešams veidot savu mākoni. Un šobrīd jau mēs esam izvirzījuši kā ambīciju, kad šis mākonis iekļaujās jau kopējā valsts datu apstrādes mākonī. Ir idejas? Šis to mapu varbūt tas jāpārāk. Es arī šeit paralēli. Tad attiecīgi, tā kā mēs ņemam dalību valsts datu apstrādes mākonī, tad valsts vēsturiski jau laika gaitā ir sākusi veidot šo normatīvo regulējumu, tiesisko pamatu, uz kā pamata tiek veidot šis valsts datu apstrādes mākonis. Un šim regulējumam par pamatu ir 24. gada 26. martā sēdes ministru kabineta protokols, kurā tika izskatīts informatīvais ziņojums par valsts datu apstrādes mākoņu attīstības plānu. Mūsu tiesiskais darbības pamats ir likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku 6. panta 5. daļā. Ir ietverta atsauce, kad Latvijas Nacionālā biblioteka nodrošina šos datu centrā pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm, kultūras institūcijām, zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Un uz tā pamata mēs arī esam papildinājuši savu publisko maksu pakalpojumu cenrādi. Pirmā pielikuma 21. punktā jau detalizēti ir atrunāti mūsu sniegtie pakalpojumi. Un dotajā brīdī tapā
tiesību aktu portālā atrodas saskaņošanā šie valsts datu apstrādes mākoņa noteikumu projekts, kurā arī mēs esam norādīts kā valsts datu apstrādes mākoņi veidojošā institūcija, un no šī normatīvā regulējuma ir šī definīcija, ka tā ir tehniskā infrastruktūra un koplietošanas pakalpojumu kopums, kas nodrošina valsts pārvaldes iestādēm vai deleģētajām valsts pārvaldes uzdevumu funkciju nodrošināšanai drošu valsts datu un infrastruktūras izmitināšanu. Un tad varbūt vēlreiz, kas tieši var būt mūsu mākoņu datošanas platformas lietotāji. Tās var būt publiskas personas un tās iestādes. Par publiskām personām arī saprotot pašvaldību vai citu ar uz likuma pamatu izveidot publisko personu, publiskas personas kapitāla sabiedrība, arī šīs publiskas personas kontrolēta kapitāla sabiedrība, zinātnisku vai kultūras institūciju, izglītības iestādes, kā arī privātpersona, ja šai privātpersonai valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Tad varbūt tās īsumā, ko tieši mūsu platforma piedāvā un kādi ir tās pakalpojumi, tad attiecīgi mūsu rīcībā ir paši pārvaldīti datu centri. Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu sadarbību, sākot jau no līguma noslēgšanas līdz tam, kad pašam klientam ir brīva piekļuve pie mūsu šīs mākoņu datošanas vides, gan pie webiskās vides, kur varbūt tās ērtāk ir strādāt administratoriem, kas varbūt tās nav tik ļoti uzreiz specializējušies mākoņu datošanas pakalpojumu platformā, un advancētākiem administratoriem ir jau pieejama šī API ar daudz plašāku funkcionalitāti pie mākoņu datošanas platformas, kur viņi jau var ar automatizētiem līdzekļiem veikt savus infrastruktūras uzraudzību, piegādi. Mēs nodrošinām 24/7 atbalsta pakalpojumu arī. Mums ir pieejams diennakts palīdzības dienests, kur var rakstīt gan uz e-pastu, zvanīt, kā arī pieteikt mūsu palīdzības dienestu portālā. Mums ir ļoti svarīgi klienta drošība. Mēs rūpējamies par drošību gan fiziskā līmenī, kur mums ir rezervēti gan elektrības pievadi no dažādām apakšstacijām, gan ģeneratori, gan dublēti datu pārraides kanāli ar video novērošanu, gāzes, ugunsdzēšanas iekārtām. Tāpatās arī mēs rūpējamies par šīs mākoņu datošanas platformas drošību, piedāvājot gan klientiem, gan pašiem ugunsmūru pakalpojumus, aplikāciju līmeņa ugunsmūru pakalpojumus, tāpat tās SIM, PAM, tad attiecīgi ir pieejama automatizācija un programmatūras automatizēta piegādes risinājuma izstrāde. Mēs varam nodrošināt vai sniegt klientam atbalstu, pārvaldīt klienta infrastruktūru viņu vietā, ja gadījumā viņiem nav kompetenti speciālisti, kas var uzturēt viņu infrastruktūru, vai arī kombinēt šo sadarbības modeli veidot. Mēs izmantojam pašus jaunākos, mūsdienīgākos serverus, datu pārraides tīklus un arī datu glabāšanas infrastruktūru. Līdz ar to mēs varam klientam piedāvāt gan virtuālos serverus, gan augstas veiktspējas datu glabāšanas risinājumus, tā skaitā arī objektu-orientētu datu glabāšanas risinājumu, kas varbūt plašāk visiem ir zināms kā S3. Tāpatās mēs varam klientiem nodrošināt pilnu servisa pakalpojumu, kas ietver informācijas sistēmas izveidu, uzturēšanu vai migrēšanu no esošās klienta infrastruktūras uz mūsu infrastruktūru. Tāpatās mēs specializējamies datubāzes un konteinerizācijas risinājumos. Par konteinerizācijas risinājumiem vairāk arī kolēģis pieskarsies prezentācijām.
Līdz ar to kopumā tos mūsu piedāvātos pakalpojumus var sadalīt, ka tie ir 3 līmeņos, ka mēs varam nodrošināt infrastruktūru kā pakalpojumu, platformu kā pakalpojumu, kur platformā ļauj lietotājiem izstrādāt, darbināt un pārvaldīt lietojumu programmas, kā arī jau lietotni kā pakalpojumu, kur arī klientam mēs varam nodrošināt jau specializētas programmatūras atbalstu. Lai varētu pieteikties mūsu pakalpojumiem, ir 2 iespējas. Tradicionālā iespēja saglabājās, kad mēs varam, balstoties valsts pārvaldes iekārtas likumu, ar klientu slēgt sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos. Otrs variants, kas ir radies nesen, attiecīgi valsts informācijas sistēmā Virsī, mēs varam noslēgt šo elektronisko vienošanos. Tas izskatās tā, ka Virša pakalpojumu sadaļā jūs varat atlasīt visas Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumus. Tie ir arī pieejami pakalpojumu katalogā. Un, attiecīgi, izvēloties no pakalpojumu kataloga kādu no mūsu pakalpojumiem, jūs varat pieteikties uz šiem pakalpojumiem. Lai jūs varētu Virsī elektroniski pieteikties uz mūsu pakalpojumiem, jums ir vajadzīgas 2 tiesības. Viens ir šis pakalpojumu saņēmējs, kurš var aizpildīt šo pieteikumu, un otrs ir vienošanās parakstītājs, kurš tad varēs šo elektronisko vienošanos no klienta puses parakstīt. Un tad, attiecīgi, atrodot šo vajadzīgo pakalpojumu, spiežam uz noslēgt vienošanos, un tad ir jāizpilda šī forma, kurā tas svarīgākais ir no klienta puses izvirzītie tie kritēriji, ko klients sagaida, kāds ir tas apjoms, kas ir nepieciešams konkrētajam pakalpojumam. Tad viņš šo aizpildīto pieteikumu formu iesniedz Virsī, mēs uzreiz saņemam šo pieteikumu formu, izvērtējam, ja gadījumā ir nepieciešams papildināt, tad sazināmies ar klientu un saskaņojam šo informāciju un tālāk virzam šo formu parakstīšanai un varam ērti noslēgt Virsī vienošanos pat 1 dienas laikā. Mēs arī sekojam līdzi un esam vērsti uz attīstību. Šobrīd, protams, aktuālākais ir saistīts ar Nacionālo kiberdrošības likumu, tā pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, kas izvirza papildus drošības prasības. Un iespējams mums var nākties ietvert kādas jaunas prasības, kuras šobrīd nav apzināts, bet mēs esam gatavi šīs prasības īstenot. Tāpatās mēs veicam mūsu mākoņdatošanas pakalpojumu platformas attīstību ANM projektā, ietvaros Latvijas Nacionālais federētais mākonis un sadarbojamies ar pārējiem mākoņu pakalpojumu dalībniekiem, kā arī aktīvi sekojam līdzi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas plānošanas dokumentiem IKT jomā un cenšamies ieviest šīs aktualitātes, kā arī esam gatavi uzklausīt klientu vēlmes. Tā skaitā sekojam līdzi, kāds ir nepieciešams klientam apjoms un veicam jau izmaiņas un kopā ar klientu pielāgojamies viņu vajadzībām. Došu vārdu kolēģim. Sveiki, prieks iepazīties, Jānis. Tad mana šīs dienas tēma būs izaicinājumi, riski un tehnoloģijas, ar kādām mēs saskārāmies mūsu mākoņskaitļošanas platformā vai tās attīstības gaitā. Lielākais izaicinājums, manuprāt, ir cilvēks, jo cilvēks mēdz kļūdīties, cilvēks nav robots. Un, ja cilvēks ir pārslogots, ir resursu trūkums, pastāv lielāka iespēja pieļaut kļūdas. Cilvēks mēdz interpretēt dokumentāciju, nedalās ar zināšanām. Man liekas, ka nedalīties ar zināšanām ir latviešu skaudība, un tā ir arī administratoru vidē. Tāpēc būtu jāievieš risinājums, kas ir manifestēts infrastruktūra kā kods, jeb šo manifesti.
katram ikdienas mazajam darbam, kuru ir iespējams atkārtot, būtu nepieciešams manifests. Kāpēc manifests? Tāpēc, ka manifests var glabāties kādā no repozitorijiem. Tas ir pārskatāms, viņā var redzēt izmaiņas, kas viņā ir notikušas, un atkārtot šīs piegādes vai atkārtot noteikto darbu, ko ir nepieciešams izdarīt. Es iepriekš pieminēju, ka manifests varētu būt kā dokumentācija, jo administratoriem pietrūkst laika rakstīt dokumentāciju. Administrators kā cilvēks parasti neraksta dokumentāciju, to raksta kāds cits. Bet, ja viņš uzraksta manifestu, jau ir sagatavots dokuments, uz kura pamata vieglāk uzrakstīt dokumentāciju, kādā veidā tev ir jāizpilda manifests. Tad sīkāk es tur neiedziļināšos, bet instrumenti, ar kādiem mēs varam lietot manifestus, ir Ansible. Piemēram, mākoņu skaitļošanas platformā Ansible mēs izmantojam, lai administrētu virtuālās mašīnas, jeb šo aplikācijas, ko mēs liekam vai konfigurējam tās virtuālās mašīnas. Terraformu mēs izmantojam, lai izveidotu virtuālo mašīnu infrastruktūru. Mēs slēdzamies klāt caur API mūsu mākoņu skaitļošanas platformai un, balstoties uz manifestu, izveidojam vienu vai vairāk virtuālo mašīnu klāsteri, kuru pēc tam var izmantot aplikācijas. Izaicinājumi ir pieejamība, lai nodrošinātu augstu pieejamību. Par to ir jāmaksā. Vissvarīgākais sistēmas ir tās sistēmas, kuras nestrādā, jo klientu neinteresē tās sistēmas, kuras strādā. Tiklīdz kaut kas nestrādā, tā klients tev ziņo un pieprasa novērst problēmu. Ne visiem ir saprotams termins augsta pieejamība. Ja infrastruktūra ir augsta pieejamība, tas nenozīmē, ka klienta aplikācija nodrošina augstu pieejamību. Mēs pieskarsimies arī šīs vasaras incidentam. Un secinājumi no šī incidenta ir, ka svarīgi zināt incidenta novēršanas plānu, pieturēties laika grafikam. Pie esošā piemēra, kas ir redzams prezentācijā, 99,5% pieejamība. Tas nozīmē, ka reakcijai jābūt pirmajās 5 minūtēs. Pēc 5 minūtēm tas jau ir pārāk ilgi. 15. minūtē saprast, kāds ir risinājums, tas jau ir nokavēts. 45 minūtes, tas ir par daudz. Ir jāiestājas disaster recovery plānam. Svarīgi priekšnoteikumi augstas pieejamības nodrošināšanai ir datu rezerves kopijas, darbības nepārtrauktības plāns un pietiekamas materiālās infrastruktūras rezerves. Ja nav šo rezervi, tu nevari izpildīt atkopšanās nosacījumus. Mazais secinājums: datu centri ir dārgs hobijs. Katrs devītnieks no SLA reizina tā uzturēšanas izmaksas. Nākamie izaicinājumi ir nepārtraukta izaugsme. Pēdējo 2 gadu laikā mēs no 10 serveru esam tikuši līdz 100 serveru, terabaitiem uz petabaitiem. Komutātoru portu skaits arī mums ir pieaudzis, kas līdz ar to jāspēj tikt līdzi datu trafikam, kas pa to plūst. Infrastruktūra attīstās strauji un vertikāli, gan horizontāli, gan vertikāli, gan skaitļošanas ziņā, gan datu glabāšanas ziņā. Un, lai mēs tiktu tam visam līdzi, ir nepieciešama automatizācija. Nevar automatizēt to, kas nav standartizēts, tāpēc sākumā vajag izveidot konkrētus standartus un uzsākt automatizācijas procesus. Pēdējo gadu laikā sasniegtie rezultāti ir visu servisu sagatavošana, serveri ar visu servisu sagatavošana līdz nodošanai produkcijā. Kādreiz tas mums aizņēma uz serveri veselu dienu, tad tagad to mēs varam izdarīt aptuveni stundas laikā, jo
vairs nav jāpielieto manuālas komandas. Mēs esam sagatavojuši manifestus, ar ko to ļoti ātri var izdarīt. Izaicinājumi nav tikai infrastruktūrā, bet arī aplikācijās. Aplikācijas ir jāautomatizē, aplikācijās ir nepieciešami standarti. Jeb šo standartizācija mēs nodrošinām tādu pakalpojumu kā Kubernetes, kā servis. Mēs izveidojam Kubernetes infrastruktūru, kas ir tieši integrēta ar mūsu mākoņu skaitļošanas platformu. Un tad klients var darbināt savas aplikācijas tur. Nodrošinām GitOps, DevOps, CI/CD. Instrumenti, ko mēs izmantojam, ir Argo CD, GitLabs, Harbors, Volts un vēl dažādi citi. Tehnoloģijas un domāšanas maiņa. Mūsu administratoriem bija diezgan grūti saprast, kāpēc vispār ir jāraksta manifesti, jo nesaskatīja nepieciešamību to realizācijai. Manifests nav nepieciešams priekš administratoriem, manifesti ir nepieciešami priekš pašas iestādes. Administratori mēdz mainīties, bet manifests paliek. Nākamajam administratoram ir vieglāk pārņemt darbus vai arī piesaistīt citus kolēģus manifestu izpildē. Tad manifestu nevienmēr sanāk uzrakstīt dienas laikā, tas var aizņemt dienas vai nedēļas vai nedēļu. Tas atkarīgs no veicamā darba apjoma. Sliktus procesus ir grūti automatizēt, tāpēc ir nepieciešams sakārtot pašu sistēmu un tikai tad veikt šīs sistēmas automatizāciju. Tas, kurš veido manifestu, nedrīkst to testēt, jo tev jau liekas, ka tur viss strādā labi, bet realitātē tā nav. Tur ir nepieciešams vairāk acu princips, kas novalidē to, ko tas ir radījis, un tikai tad to var izmantot produkcijā. Protams, ir nepieciešams arī projektu vadītājs, kurš var uzdot vēl citus jautājumus, kurus tu nemaz neesi iedomājies. Mēdz arī paskubināt, pātrināt šo visu procesu. Izvēloties jebkuru tehnoloģiju, svarīgs ir API. Ja nav atvērts API, tad API nav derīgs, jo to nav iespējams izmantot automatizācijā. Tas kļūst sarežģīts, to pārzina tikai kāds ierobežots personu loks. Plānojam, ražojam, piegādājam, uzturam un atkārtojam. Tas varētu būt tas moto, kas palīdz attīstīties infrastruktūrai kā kods. Manifestos veidot automatizāciju, vienīgais veids, kā iekļauties laikmetā, budžetā un termiņos. Paldies! Liels paldies Nacionālajai bibliotekai. Mums ir mazs jautājums no skatītājiem tiešsaitē. Vai mākslīgā intelekta ienākšana tirgū mainīs IKT pakalpojumu cenrādi? Nezinu. Grūti atbildēt. Es domāju, ka mākslīgais intelekts palīdz tāpatās kā automatizācija veikt kādus darbus ātrāk, līdz ar to mūsuprāt, ka tas arī varētu atstāt kaut kādu ietekmi un cerams pozitīvā nozīmē uz izmaksām. Bet es pieļauju, ka dēļ, īpaši attiecībā uz personālu, kas ir iesaistīts automatizācijā, stundu skaits, kas ir jāpatērē konkrētā darba veikšanai, visdrīzāk samazināsies, bet speciālistu izmaksas celsies. Tas varētu piekrist, jo no manas puses varētu tā izskatīties. Tieši tāds pats jautājums, kā es jautāju Latvijas radio televīzijas centram, arī Nacionālā biblioteka šobrīd nodrošina infrastruktūras pakalpojumu rezervētai
izmantojot infrastruktūras rezervēšanas pieeju, jautājums, kad mēs varētu nonākt līdz norēķiniem par faktiski patērēto, lai koplietotu atlikušās vai neizmantotās rezerves infrastruktūrai. Es domāju, ka laika gaitā, it īpaši valsts datu apstrādes mākonī, pieaugot klientu skaitam un klientiem atsakoties no saviem lokālajiem datu centriem un pārējot uz mākoni, tad jo būs vairāk klientu, veidosies no katra klienta šīs brīvās jaudas, uz kura bāzi tad varēs arī veidot, kad maksā par faktiski patērēto, nevis rezervēto, bet arī mēs neņemsimies apgalvot, kāds būtu termiņš, kurā varētu šo ieviest. Jā, bet svarīgi ir, ka mēs par to domājam, atceramies un to liekam investīciju plānos. Liels paldies Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Es varu jautāt? Jā, protams. Man tāds interesants jautājums. Pieskārāties pie darbības nepārtrauktības plāniem, noteikti arī darbības nepārtrauktības testēšana. Bet jautājums tāds, cik bieži šobrīd, teiksim, šogad, gads uz beigām, klienti iesaistīja jūs savu darbības nepārtrauktības plānu testēšanā, caurskatīšanā, cik ļoti jūs kā platformas nodrošinātāji miedarbojāties šajā aspektā? Tas ir ļoti atkarīgs no klientiem. Ir atsevišķi mūsu klienti, kuri lūdz pat sagatavot šos darbības nepārtrauktības plānus pie viņiem. Tā kā tas vairāk ir atkarīgs, kā pats klients to vēlās. Bet jā, mēs arī piedalāmies tajos. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi no auditorijas? Tā arī slaido klusē. Tad liels paldies vēlreiz Nacionālajai bibliotekai un aicinu Emergen pārstāvi ar savu stāstu par būtiskiem mākoņu skaitļošanas infrastruktūras elementiem. Okay. Tā. Šitā bija manējā laikam, vai ne? Skatīsimies. Vai cik jauki. Tā. Kuru būdzīm ir jālietā? Tā. Sveicināti, mani sauc Aigars Mačiņš. Es vadu risinājumu arhitektūras praksi priekš Emergen. No manas lomas perspektīvas un arī no manas ikdienas darba viedokļa. Man ir diezgan plašs pārskats par mūsu klientu portfeli, ja tā var izteikties, gan Latvijā, vairāk tas būtu ar valsts iestādēm dažādām sadarbībām, gan arī ārpus Latvijas, kur mums ir ļoti daudz klientu, kas lieto visādus mākoņus. Bet šajā kontekstā es vairāk piesaistīšos priekš laikam Latvijas valsts mākoņu skaitļošanas koncepta, bet tā saturs patiesībā ir iedvesmots no lietām, kas ir saistīts ar pilnīgi visām mūsu klientu portfelī darbojoties. Jā, tad es mazliet pastāstīšu par to vajadzībām, kāpēc mākoņu skaitļošana varbūt ir forša un kādas problēmas viņi risina, ar ko sākt, mēs jau redzam atbildi. Un tad, kas ir kaut kādas pieejas, droši vien, kas mums ir jāņem vērā, gan kā pasūtītājiem, gan arī droši vien platformu nodrošinātājiem, lai tas viss darbotos un būtu foršs arī mums izstrādātājiem un patiesībā arī visiem, kas darbojas ar to visu lietu. Nu tā. Tad pirmā tāda, es domāju, fundamentālā problēma, ko arī iepriekšējā runātāja vairāk bija atzīmējuši, ir tas, ka mūsu sistēmas patiesībā ir ļoti vecas lielākoties. Es biju ļoti optimistisks un teicu, ka tie ir 15 gadi, bet es esmu lasījis valsts iestāžu, kā teikt, mūsu iestādēm mēdz būt arī tādi kā vīziju dokumenti un tādas lietas, kur viņi arī godīgi atzīst, ka tie skaitļi var būt lielāki, 20, 30 gadi un tā. Līdz ar to šī tāda kā vidējā temperatūra slimnīcā. Ir 15 gadi. Mēs varam padomāt arī, ka pēc 15 gadiem pasaulē mums bija daudz savādāk izpratne par lietām. Daudzas lietas, kas šodien mums liekas pašsaprotams, lēmumi vēl industrijas līmenī, mūsu profesijas līmenī vēl nebija pieņemti. Mēs vēl nebijām visi vienojušies, ka tas ir kā mēs dzīvosim vai kā kaut ko darīt. Un, līdz ar to daudz, kas ir ar tādu zināmu pagātnes ēnu, kā teikt. Otrs ir tas, ka
ja tās sistēmas ir tik ilgi radītas, droši vien, ka ir bijuši cilvēki, viņas ir taisījuši, attīstījuši. Mēs te runājam par administratoriem, kas pārvalda un viņu zināšanu pārnes. Tieši tas pats attiec uz biznesa analītiķiem, uz programmētājiem, uz jebkuru mūsu profesijas pārstāvu, tā varētu teikt. Un šie cilvēki iet pensijās, ļoti labi. Viņiem notiek citas lietas, viņi maina karjeras. Un mēs arī zinām, ka programmētājs vidēji industrijās nestrādā vairāk par 15 gadiem. Viņš maina profesiju, viņš vairs nav programmētājs, viņš ir kaut kas cits. Līdz ar to tas arī ir tāds elements, kas mums ir jāņem vērā. Un no valsts viedokļa, kas ir tāds ļoti interesants spiediens, visām iestādēm mums ir svarīgas likumdošanas izmaiņas. Kolēģi bija arī minējuši ļoti daudz likumus, kas viņus saista, un mūs visus patiesībā saista, bet likumdošana ir inovācijas, un tas ir veids, kā valsts patiesībā droši vien attīstās. Un viņas ir nemitīgas, ļoti bieži viņas notiek ar zināmu ritmu uz gada beigām, vai ne? Un mums ir pēc šīm gada beigām dažu nedēļu laikā ar to visu jāsadzīvo un jāievieš jaunā realitāte. Iespējams, reizēm mums ir jāmēģina prognozēt, jo to realitāti ieviest nemaz tik viegli nevar. Un līdz ar to spēju pielāgoties, sasniegt savas robežas. Es mēģinu izdomāt gadu, bet es izvēlējos 21. gadu vairāk saistībā ar tām attīstības vīziju, plānu, bet ir tā kā arī izstrādājis vadlīnijas, kur mēģina palīdzēt mums pieņemt šos lēmumus. Pamatā šis plāns vai vadlīnijas balstās uz mākoņu gatavību, kas ir šodienas temats. Mēs to vienkāršojam droši vien gandrīz visos iepirkumos, ko es pēdējā laikā redzējis. Visur eksistē, ka risinājumam ir jābūt konteinerizējumam. Un konteineri ir tā kā nākotne, kas ir ļoti jauki. Tā ir modularitāte, un otrs svarīgs aspekts ir sadarbības spēja, kas ir vairāk, es domāju, domāts ar to, ka risinājumiem ir API, ka viņi ir pietiekami integrējami ar citām lietām ekosistēmā, un šī API ir arī diezgan standartizēta. Šeit es ieliku kā vizualizāciju mazliet, kā mums izskatītos tā kā uz viena dzelža, droši vien konteinerizēts risinājums, ļoti jauki, ļoti daudz lietotnes, kā teikt, dedzinām datorus, fiziski karsējam, darbinām daudzas lietas un ceram, ka visiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Un mēs iegūstam, arī patiesībā brīvību un fleksibilitāti, iegūt vairāk no tā paša dzelža, iegūt vairāk tās jaudas. Ja mums ir vēl tās visas jaukās automatizētās infrastruktūra kā kaut kāds pieejas, tad jau tas viss kļūst vēl skaistāk un automatizējumāk. No tāda pieredzes viedokļa, mūsu praksē vieglākā lieta, ar ko mēs saskaramies Latvijas kontekstā, droši vien sāk lietot, tā kā es jau aizmirsu, kā kolēģi bija nosaukuši to, bet es to nosaukšu, turpināšu saukt par S3, datu glabātuvi, objektu glabāšanu. Problēma, kas ir faktiski tāda, ka ļoti daudz mums ir lietas, kur mēs cilvēki augšu pielēdā dažādus failus. Šie faili varētu būt neierobežotā izmērā. Scenārijs, kas man padomā, droši vien saistās ar fotogrāfijām. Mēs tagad visi lietojam ar vien foršākus telefonus, mums ir daudz labākas kameras, labāks izšķirties bildes. Cilvēki fotografē šīs lietas un sūta iekšā, un tad viņas viss ir jāapstrādā. Un iestādē pašai no tāda viedokļa uzturēt un domāt, cik lielas būs tās bildes, kas tur nāk iekšā. Viņas vajag tur kaut kā apstrādāt, pēc tam varbūt samazināt, priekš ilgtermiņa uzturēšanas varbūt nedrīkst samazināt, atkarīgs atkal no likumdošanas. Un tad šos datus vajag glabāt. Un no tāda viedokļa tā S3 glabātuve ir ļoti ideāls mākoņu pakalpojums, ko var izmantot iestādes, lai atvieglotu savas vajadzības. Patiesībā tā ir pirmā lieta, droši vien, ko varētu sākt ieviest un testēt organizācijās. Tad citiem datiem, tie varētu būt arī faili, un tā mums arī jānodrošina kaut kāda veida arhivēšana, varbūt ar šifrēšana un tam līdzīgas lietas, un to visu ar moderniem S3 servisiem, kas ir arī forši var arī viegli nodrošināt. Un kas ir jauki no izstrādātāja viedokļa, ir tas, ka faktiski, neatkarīgi no tā, kādā vidē mēs to darām, mums vienmēr būs gatavs risinājums un tā savietojamība, kā paņemt šos failus vai tur izvietot viņus un ņemt vērā visas vēl papildu viņu iespējas ar to. Un tas mums padara savukārt dzīvi vieglāku, bet pasūtītājiem tas samazina izmaksas, kas ir nemazāk būtiski. Un mēs arī varam domāt arī par jauniem cita veida moderniem risinājumiem, kas varbūt eksistējuši ir radušies tikai mākonī, kur jau tā pamatdoma ir sākotnēji bijusi, ka tev kad mēs domājam par lietām, mēs varam domāt, ka visi būvēs uz tādiem kā primitīviem elementiem. Un tas domāšanas primitīvs mākonī vienmēr, ka tev būs kaut kas, kas var skaitļot, kaut kāds skaitļošana operētāja sistēma vēl kaut ko tev būs pieejama, un otrs tev būs arī datu glabātuve, kas būs tāda kā S3. Un šī datu glabātuve būs tā vieta, kur tu pamatā gribēsi glabāt savus failus, tu viņus negribi turēt pie sevis, līdz ar to tas veicina arī jaunus moderus risinājumus, kas jau ir radušies no mākoņa, un tos var atnest un izmantot šeit tālāk.
Tad no tāda globālā viedokļa, kad mēs definējam sistēmas, mums droši vien jāpadomā, ko mēs tur darām un kāpēc. Tad, kā jūs minējāt, sistēmas vecas, gribam attīstīties, esam uzkārušies. Un tad mēs tur loģiski domājam, pirmā lieta ir konteineri, forši, tad mēs sākam domāt mikroservisi, tur Kubernetes vai vēl kaut kas. Un tad pirmā lieta, kas ir jāpadomā no šāda konteksta perspektīvas, ir forši, mums tur ir sistēma. Es izdomāšu kādu hipotētisku sistēmu. Pieņemsim, ka tā ir maksājuma sistēma, caur kuru mēs pārvaldam maksājumus, izrakstam rēķinus, darām vēl kaut kādas lietas. Kas ir tas konteksts, kas mums ir svarīgs? Vai mums interesē tur cilvēku ēpasti, tur mūsu iestādes grāmatvedības vešana un vēl kaut kas? Droši vien, ka nē. Mums ir jānosprauž tas biznesa konteksts. Visticamāk, ka mums jau būs biznesa vienība vai funkcija, kas par to atbild un strādā šīs robežas ietvaros. Protams, viņai būs objekti vai lietas, kas pārklāsies ar citām organizācijas sastāvdaļām, bet mums ir jāskatās no tā procesa, droši vien, kas ir tas kodols, kam mums vajag radīt šo sistēmu, vai arī paņemt viņu gatavu no tirgus. Iespējams, tas ir pat prātīgāk, jo tā kā izstrādāts risinājums no nulles droši vien ir vislielākā greznība, ko var atļauties, jo viņš ir jāuztur un jātīsta. Un, ja tirgu ir gatavs risinājums, viņš varētu būt arī lētāks un pieejamāks. Bet, lai viņš būtu savietojams ar citām lietām. Tas ir tā, par pašu sistēmu. Tad otrs, kas ir kā organizācijai, mums ir jādomā, kas ir mūsu tādi apsvērumi, kuriem mūsu organizācijas līmenī būtu jābūt, es teiktu, vienādi pārvaldītiem, kur administratoram, kas strādā organizācijā, pat ja viņš ievieš šo sistēmu, viņa darbā nekam nevajadzētu mainīties. Viņam vajadzētu būt vienai vietai, kur viņi pārvalda lietotāju tiesības, vienai vietai, kur viņi pārvalda auditēšanas ierakstus uztur, vienai vietai, kur viņi varbūt arī veic kaut kādu trasējumības risinājumu, tur skatās, kas tur notiek vai nenotiek. Tāpat kā viņi pārvalda savas atslēgas, noslēpumus, certifikātus, tam visam būtu jābūt organizācijas līmenī jau vienotai vietai, un tas ir arī jautājums par pakalpojumu sniedzējiem, vai viņi nodrošina šos pakalpojumus. Es redzēju, ka daļa no šiem servisiem ir nodrošināti, un tas varbūt arī būtu kaut kas tāds, kas nākotnē tiks attīstīts. Jo, kad es arī runāju ar bija klienti, kas strādā ārpus Latvijas, varbūt tādā aktīvākā zonā, kur ir kaimiņu valsts drauds ir ļoti ikdienā redzams. Viņa lielākā baile no IT vadītāja viedokļa ir tas, ka viņu administrators vai viņa ģimenes locekļus piespiedīs kaut ko pateikt. Un bailes no administratoriem ir diezgan tāds objektīvs lieta, un jo viņiem teorētiski varētu būt piekļuve attiecībā no pārvaldības mehānismiem pilnīgi visam, kas ir organizācijā iekšā. Un ar automatizētiem risinājumiem un šiem pieejām mēs patiesībā varam samazināt šo ietekmi. Un tas ir arī tāds faktors, kas mums ir jāņem vērā, jo mēs tomēr atrodamies tādā zināmā hibrīdkara apstākļos. Un tāpēc mums ir jādomā arī, kā samazināt šo pārvaldības ietekmi. Bet tagad bišķi mazliet pozitīvākām lietām. Tad viena, ko es gribēju pateikt, atgriežos pie iepriekšējā temata par mikroservisiem, nevajag domāt, ka tie ir mazi servisi, viņi ir diezgan lieli, viņiem vajadzētu nosakt veselu biznesa domēnu, un tad tehnoloģiskās lietas vajadzētu izdalīt atsevišķi. Un tam būtu jābūt tādam tik lielam, ka tehnoloģiski varbūt tas servis ir vienkārši, bet viņam ir jābūt organizācijas ietekmei, viņam ir jābūt organizācijas līmenī darbojošamies. Līdz ar to, ja tas tiek panākts, tad tas līdzsvars arī atmaksājas. Līdz ar to, ko es ieteiktu arī iestādēm, kad viņas domā, tad, lai viņas šīs lietas nodefinē sev kā principus droši vien, ka ir jāintegrēs ar manām sistēmām un tieši tām, kas ir nodrošina šīs pamatlietas. Tad vēl viena lieta no tādas domāšanas veida maiņas, ko mēs tam runājām, tad par to domāšanu, ka mums jādomā vispirms droši vien par to mūsu pieredzi, ko mēs gribam radīt mūsu pakalpojumu sniedzējiem. Protams, mums ir likumi, kas saka, kā tam būtu jāizskatās, bet likums jau nepateiks, ka tam ir jābūt skaistam vai glītam vai jārada pozitīvas sajūtas. Un tas ir droši vien, ka mēs kā arī iestādēm un kad mēs arī izstrādājam sistēmas, ir jādomā par to mērķa pieredzi. Reālā pieredze noteikti atšķirsies, jo mēs jau zinām, ka īstenībā ne visu, ko var izsapņo galvā, var uzlikt fizikā, kā teikt, uz zemes. Līdz ar to mums vienalga ir jādomā par to mērķa pieredzi, un kad mēs viņu būvējam, viņi var sastāvēt no risinājuma, un tad viņi tur veidojas no spējām, un tur spējām var būt dažādas realizācijas, un iestādē tas viss var eksistēt. Bet tas, kas ir jādomā, ir tas, ka tas ir tāds kā LEGO būvēšanas modelīts, kā mēs varam radīt šo kopainu. Un mums ir jāiet projām no tās domāšanas, ka sistēma nodrošina pilnīgi visus šos LEGO blokus,
jo tas viens risinājums ir patiesībā centrā, un viņš ir būvēts jau uz tā, kas ir iestādēs. Un iestādēs patiesībā jau ir ļoti daudz spēju, un viņas ir jāpārizmanto. Un kā veidot sistēmas, kas ir savietojams ar visām šīm spējām. Un tas ir tāds liels jautājums, ko es ieteiktu adaptēt droši vien praksē. No uzņēmuma arhitektūras viedokļa, šeit es esmu mēģinājis iztulkot ne visu, bet daļu, ir tāds portāls Enterprise Architecture on a Page, iesaku visiem aiziet, tur ir plašāk tas viss uzrakstīts. Bet pats būtiskākais droši vien ir tas, ka ir jābūt definētiem skaidriem principiem. Katrā organizācijā, kā varbūt iekšējais normatīvs tā varētu būt, kā kaut ko darbināt, kad atkāpties no viņiem, un tam ir jābūt skaidrai izpratnei. Vai visās organizācijās eksistē visi šie dokumenti? Priekš audita droši vien eksistē, priekš reālās dzīves, mēs jau zinām. Bet pamatlietās, ja būs principi, tad arī būs vieglāk strādāt, un tas patiesībā būs palīdzēs daudz labāk nekā tur detalizētas instrukcijas un apraksti par to, kas notiek. Un otrs ir, kad mēs izstrādājam šos risinājumu projektējumus, tad mums ir jāņem vērā šie principi. Un, ja mēs viņus neievērojam, tad mums ir jāspēj pamatot, kāpēc. Un tam jau ir jābūt kādam kopīgam lēmumam organizācijas līmenī. Es saprotu, ka tas varētu būt smagi, bet jā. Un vēl viena tās domāšanas maiņas koncepcija, lieta, kas ir svarīga, vismaz tādā mūsu pieejā, ir tas, ka domāšana, mēri un mehānikas ir savstarpēji saistītas lietas. Un, kad mēs izstrādājam risinājumus, tā mūsu domāšana ir tas, kas patiesībā to visu veido. Un, ja mēs domāsim joprojām, ka tā sistēma ir tā kā slēgta kastīte, kas nesadarbojas organizācijā, tad viņa arī būs slēgta kastīte. Līdz ar to, kad mēs pārveidojam organizāciju, mums būtu jāsāk ar to organizācijas mērķi, jādefinē šīs funkcijas, jāmēģina vēl pie tam mēģināt kristalizēt. Protams, valstī tas nevienmēr notiek, jo, kā teikt, likumdošana uzliek papildus pienākumus arī pa brīdim, tas mēdz mainīties, jo daudz kas seko politiskajiem vējiem. Un tāpat laikā no sistēmu uzturēšanas viedokļa mums tomēr tas ir ļoti svarīgi saglabāt šīs tīrās līnijas un tad varbūt kādu mazāku elementu. Ja mums ir tā ekosistēma apkārt izveidota organizācijas līmenī, mums patiesībā ir daudz vieglāk radīt un uzturēt, nekā tur mainīt esošo sistēmu. Šobrīd praksē mēs varam saskarties ar situācijām, ka tur ir sistēma, kas ir izveidota tur viena veida, procesa plūsmas atbalstam, dzīves ciklam kādam. Viņi patiesībā vēl veic citas funkcijas, kurām nav nekādas jēgas, un tagad patiesībā ir tirgū pieejami gatavi risinājumi, ko varētu lietot, bet vēsturiski bija Eiropas nauda, tāpēc ir ieviesta jauna funkcija, modulis forši, bet viņš jau atpaliek no tā, kas ir patiesībā pieejams tirgū. Un tas ir tāds elements, kas mums jāņem vērā. Līdz ar to no mūsu tāda domāšanas viedokļa mums visiem kā līderiem ir jādomā par mūsu domāšanu. Mēs zinām, ka mūsu domāšana radīs arī mūsu metrikas un mērus. Un, diemžēl, bet tā ir mūsu daba arī, ka no mēriem mēs arī radām daļai savas mehānikas, kā mēs darbojamies. Protams, ir teorija, ka tad mēri ir jāmaina, bet tas prasa viss atkal tādu nemitīgu sevis pārizgudrošanu, un tas ir tāds vingrinājums, pie kā mums, arī mūsu profesijā, tas ir jādara patiesībā visu laiku. Tā. Tad galu galā, ko es iesaku, ir, tad skatoties, arī bija minēts, tad mums vajag veidot risinājumus balstoties uz pasaulē atzītiem industrijas standartiem. Mēs nevaram iet pret industriju, neviens spēlētājs arī nevar iet pret industriju. Un rezultātā dienas beigās tie mūsu industriju standarti ir tas, kā viss notiksies. Jo kāds var mēģināt kaut ko darīt, bet ja industrija kopums, kā teikt, masas to nepaņem, tad tas arī neizies. Ar lokāliem izņēmumiem nevajadzētu aizrauties, vajadzētu tiešām darboties uz to, ka mēs organizācijā līmenī mēģinām visu standardizēt un maksimāli harmonizēt. Un arī būt ļoti prasīgiem pret piegādātājiem, ka ja mēs pasakām, ka mūsu mājā mums ir šādi noteikumi, tad šos noteikumus mēs nemainām īsti dēļ saviem piegādātājiem. Un no tāda domāšanas viedokļa un sistēma uzturēšanas viedokļa mums ir jādomā par to, kas ir tas pakalpojums un produkts, ko mēs kā organizācija radām vai uzturam,
nevis, un tas arī saistās arī ar to visu budžetu plānošanu. Mēs šobrīd visu plānojam pēc budžetiem, kas ir pēc projektos balstīti, bet būtībā mūsu pakalpojumu grozumi noteikti ir kaut kādas fiksētas un operacionālās izmaksas, kas ir nemainīgas. Un tādā ziņā, ja mēs skatītos uz to kā produktu un pakalpojumu, tad mēs varētu mainīt arī to veidu, kā mēs uzturam šīs lietas, jo, lai nemētātu cilvēkus starp projektiem un tur nodrošinātu, nezinu, viņiem atalgojumu vai vēl kaut ko. Tad pakalpojumu sniedzējiem, kas ir vairāk kolēģi, droši vien, kas runāja pirms tam, tad veiksmi paplašināt to, ko jūs darāt. Tas viss ir ļoti vajadzīgs, atvieglos dzīvi visiem. Es arī minēju dažādas tādas kā nefunkcionālas prasības, patiesībā, kuras lielā mērā realizējas ar jūsu darbu. Un mums kā izstrādātājiem dzīve palikt vieglāk, ja mums tie spēles noteikumi un tā kā informācija par to, kā mēs to realizējam jūsu platformās, ir pieejama un izlasām dokumentācija un tam līdzīgi, mēs būtu tikai laimīgāki, lai to visu ievērotu un realizētu tādā veidā. Mēs, protams, varam darboties pēc pasaules prakses pieredzes un pieejas, bet es pieļauju, ka mums noteikti joprojām eksistē savi lokālie izņēmumi, kurus mums jāmēģina likvidēt. Un tad saprotams, ka ir daudz lietas, ko mēs gribam arī turēt noslēpumā un slēpties dažādu iemeslu dēļ. Mums tomēr ir agresīvs kaimiņš, kurš varbūt viņu galā viņi ir iemācījušies arī latviešu valodu. Un tad mēs pilnīgi caurspīdīgumu nevaram nodrošināt, bet kaut kādā līmenī mēs varam to pacelt vairāk, un tās lietas patiesībā arī pakalpojumus padarīs drošākus. Tā, un tas arī viss, ko es vēlos pateikt. Jautājumu? Vai ir jautājumi no auditorijas? Tā, slaido. Mums ir jautājums slaido. Vai Latvijas publiskā pārvalde ir slēgta IKT pakalpojumu sniedzējiem no ārvalstīm? Es domāju, ka formāli droši vien, ka nē, praksē viss ir latviski. Jā, un šī ir tā barjera, kas ir jāpārvar, tieši valodas barjera, kas rada faktiskos ierobežojumus. Jā, bet iepirkumos visur ir rakstīts, ka var pieteikties jebkas no Eiropas Savienības, bet realitātē bez latviešu valodas sniegt pakalpojumus būs ļoti grūti. Tad nākamais jautājums, vai mākoņu risinājumi pakļaut augstākam riskam, dēļ tā, ka ir iekārojamāks mērķis ļaundariem? Es domāju, ka riska pakāpe ir atkarīga no tā biznesa, kas tiek turēts. Tam nav nekāda sakara ar tehnoloģiju. Tādā ziņā es teiktu, ka ievainojamību līmenis? Tas ir caurspīdīguma jautājums. Mēs jau mēģinām mēs varam panākt drošību ar atklātību, un mēs varam panākt drošību ar to, ka mēs slēpjamies un izliekamies, ka ne, un visu izolējam. Ja mums ir pilnībā izolētas sistēmas forši, bet es šaubos, ka mums šīs sistēmas, kuras mēs liksim mākonī, būs izolētas. Un tas pavelk nākamo jautājumu, kura vide ir drošāka, vai serveru telpa zem iestādes kāpnēm, kur dažkārt tie ir tie stūrīši, kur to serverus var izvietot, vai arī šāda te mākoņu skaitļošanas infrastruktūra, kas ir lielākā mērogā? Dienas beigās mēs atrodamies pie viens ir fiziskā drošība, tas ir ļoti skaidrs. Ja jūs zem kāpnēm noliekat, jūs tur neuzliksiet drošības perimetru. Ja? Varbūt jums ir drošības perimetrs uz visu māju forši. Es nezinu, kur mums visur nestaigā drošības, tā kā cilvēki uniformās ar ieročiem apkārt, vai ne? Otrs ir talants, es teiktu, ir svarīgākais, talanta pieejamība. Un mums patiesībā talants Latvijā ir ierobežots, cilvēku arī ar zināšanām, ir daudz, bet būtiski vairāk mēs nepaliekam. Mēs arī nevaram piesaistīt cilvēkus no citām Eiropas Savienības valstīm, tur atvest speciālistus no Portugāles, kas tagad pieskarīs mūsu iestādes datu centru, droši vien diez vai mēs to varam izdarīt. Līdz ar to specializētas zināšanas ir retas un izkaisītas. Un ja mēs viņus tā kā saliekam kopā, tas droši vien palīdz pacelt to kopējo līmeni, jo tā pamatbāze, ko es teicu, tā kā iestādes līmeņa standartiem, tiem ir jābūt. Un ja tie nav, tad būs grūtāk. Jā, liels paldies. Jautājumu vairs nav, bet es klausītājiem un arī klātesošajiem vēlreiz atzīmēju, ka par kiberdrošību un mākoņu skaitļošanas vidē mums tiks veltīts atsevišķs seminārs. Sekojiet līdz paziņojumiem.
Tad es aicinu kā nākamo runātāju ZZDats pārstāvi par ZZDats stāstu par valstī nozīmīgu informācijas sistēmu pielāgošanu mākoņu skaitļošanas vidē. Jā, sveiki. Dainis Dosbergs, ZZDats. Stāsts vairāk no tā, kā mēs nevis apzināti šos 30 gadus esam gājuši uz šādu veidu tehnoloģijām, bet kā mēs esam līdz viņām nonākuši un kāda tā mūsu šodienas situācija ir. Jā, nedaudz tāds vairāk praktisks dabas stāsts un sākumā pagājušajā reizē, gan, kad tikāmies LVRT telpās, arī nedaudz ieskicējām. Šoreiz arī varbūt nedaudz ieskicējuši, kas tad ir jēdziens vienotā pašvaldības sistēma. Tātad mēs zem tā saprotam sistēmu kopumu. Mēs savā skatījumā faktiski nedalām to, kas ir Rīgas valsts pilsētā un pārējās Latvijas pašvaldībās dzīvē. Un ja mēs runāsim par šodienas tēmas turpinājumu, dzīvē ir šis nodalīts, teiksim, tādā ziņā, ka Rīgas valsts pilsēta pati nodrošina šīs sistēmas uzturēšanu un tā tālāk. Un savukārt visām pārējām Latvijas pašvaldībām tad mēs šo funkciju darām. Bet tad, kad mēs skatāmies uz sistēmu kā tādu, tad tā ir, teiksim, viena liela sistēma, kurā ir šīs līdzības gan Rīgā, gan citur. Mēs viņu mīlam dēvēt par vienu no lielākajām Latvijas sistēmām kā tādām, jo droši vien uz to atbild, daļēji atbild šī te bilde, bet patiesībā tātad runa ir par to, ka ir vairāk kā 60,000 aktīvo lietotāju sistēmai. Tie ir tātad visu pašvaldību darbinieki. Pieņemsim, ja mēs skatāmies no tām pašām datu apmaiņām, tad mums ir vairāk kā 40 dažādas datu apmaiņas ar valsts nozīmes sistēmām, reģistriem, dažādām citām sistēmām, kas, teiksim, visā šajā te procesā iesaistās. Ir stāsts par vēsturi, kāda tā sāka veidoties, jau tūlīt būs kā 30 gadus atpakaļ, un kā viņi tajā vēsturē veidojās, un, protams, ka pašos pirmsākumos tā sistēma vispār bija, teiksim, tāda Access datubāzes tipa sistēmas, kuras bija uz atsevišķām darbstacijām, pēc tam sāka pamazām veidoties jau kaut kādas šīs serveru arhitektūras, kur jau veidojās teiksim, tādi serveri, kas sākumā bija patrepē, kā jau mēs dzirdējām. Un tā arī bija, kad tie serverīši bija pašvaldībās novietoti patrepē. Un tad pamazām tas viss attīstījās. Pēc tam, protams, ienāca teiksim, šī trīslīmeņa arhitektūra, dažādi tīmekļu risinājumi, un, protams, mēs esam mūsdienās jau atsevišķas komponentes jau ir veidotas šajā mikroservisu arhitektūrā, bet tas stāsts ir par to, ka ir tātad šo daudzu gadu teiksim, vēsture, un teiksim, ir kaut kādi tie ierobežojošie rādītāji, ko arī šī daudzu gadu ilgā vēsture nosaka. Jo, diemžēl, tas fakts ir tāds, ka mums ir arī sistēmas, kuru izstrādes ir uzsāktas pirms 25 gadiem, kuras ir šajā klienta servera arhitektūrā. Viņas ir ļoti smagas, viņas faktiski ir ar ierobežotu mērogojamības iespējamību, bet tā praktiskā realitāte ir tāda, ka šīs sistēmas ir ļoti apjomīgas. Un ja mums būtu ļoti daudz naudas, es domāju, šeit, teiksim, pašvaldībām būtu ļoti daudz naudas, tad, protams, varētu šīs sistēmas pārbūvēt, bet tā realitāte ir tāda, ka tajā brīdī, kad mēs runājam ar kārtu 5–10 miljoni vienas sistēmas, teiksim, pārbūvēji, un šādas mums ir vairākas, tad mēs saprotam, ka vienkārši tā finansējuma nav līdz ar to, tāpēc varbūt arī tā uzreiz investēt, teiksim, tehnoloģiju maiņā, un nevienmēr tas ir iespējams, lai arī mēs, protams, ka to labprāt gribētu. Vēl viens tāds varbūt rādītājs, kā mēs nonācām līdz tam, kas mums pašlaik ir.
tā situācija bija tāda, jā, kad laika gaitā mums bija dažādi risinājumi. Tad bija šīs vairākās datubāzes. Atsevišķas datubāzes pašas pašvaldības uzturēja vēl salīdzinoši pat pāris gadus atpakaļ atsevišķās valsts pilsētās, nerunājot par Rīgu. Atsevišķās valsts pilsētās, teiksim, arī šīs datubāzes bija nodalītas tā kā viņu pusē, viņu mājā. Bet principā tad laiku ejot, un it īpaši mums tāds pēdējais brīdis bija administratīva teritoriālā reforma, kas Latvijā bija, kur no 119 pašvaldībām faktiski izveidojās 43 pašvaldības. Un tad mums bija arī tāds fundamentāls, teiksim, izmaiņas tieši tādā visā arhitektūrā, kā tas viss tika uzbūvēts. Bet faktiski ar to brīdi izveidojās šī pašreizējā situācija, ka faktiski visu šo infrastruktūru mēs pašvaldībām nodrošinām. Šeit gan ir jāsaka, ka tas arī vienkārši ir izveidojies vēsturiski. Teiksim, šis tā saucamais hostings nav mūsu pamatbizness. Mēs pie viņa neturamies kā pie teiksim, mūsu teiksim, tādas pamatbiznesa darbības, bet tas ir vienkārši tas, līdz kam mēs esam nonākuši. Tur droši vien arī turpinājumā būs tie secinājumi un iemesli, kāpēc tā. Bet pašlaik, teiksim, runājot par šo infrastruktūru, tātad mēs esam viņu pilnībā virtualizējuši. Mēs nodrošinām, respektīvi mūsu infrastruktūrā ir arī šie augstas veiktspējas SSD disku masīvi, kas, teiksim, nodrošina cita līmeņa, teiksim, šo sistēmu darbību, ādarbību. Un tad vienkārši indikatīvi iezīmēja apmēram tos apjomus, ar kādiem mēs operējam. Šie ir apjomi, neskaitot Rīgas valsts pilsētas pašvaldību, tie apjomi, ko mēs nodrošinām. Tātad šīs tā saucamās operatīvo datubāžu apjoms ir 60+ terabaiti, plus attiecīgi tad ir šīs datu drošības kopijas, kuras attiecīgi ir arī divu līmeņu atbilstoši drošībai. Vienkārši ar tāds operatīvās atmiņas apjoms, vienkārši kā varbūt ar kaut kāds indikatīvais rādītājs. Tas, ko mēs skatāmies no tās sistēmas viedokļa, tad faktiski mēs uzskatām un mēs savā ziņā arī to postulējam kā pašvaldībām, kā SaaS pieeju šīs pakalpojumu nodrošināšanā. Tas arī ir, teiksim, tas, kas ir laikā veidojies, un mēs esam sapratuši, ka tas ir, teiksim, tas pareizais veids, kādā to nodrošināt, jo faktiski viņas visas ir vienādas. Ja mēs runājam par pašvaldībām, viņas varbūt atšķirīgi nedaudz produktus lieto, bet principā viņas ir ļoti līdzīgas. Un priekš pašvaldībām tas nozīmē to, ka visi šie lietojumi ir mūsu pusē attiecīgi, un klients vienkārši maksā par to pakalpojumu, kuru viņš izmanto. Tad atkarībā no tā, cik šīs sistēmas viņš vēlās izmantot, un atkarībā, teiksim, no tā nosacītā šī apjoma, kādā viņš viņus izmanto. Un tas nozīmē arī to, ka visas kaut kādas šo jauninājumu, likumdošanas jauninājumu, piegādes, teiksim, sistēmu uzturēšanas darbības, tas viss notiek bez teiksim, paša klienta iesaistes. Protams, kad atkal tas vēsturiskais aspekts, ja mēs skatāmies tādu tipisko SaaS, tad, protams, tur mēs sagaidām, ka tur nav nekādas instalēšanas jāveic un vienkārši ņem un lieto. Bet ņemot vērā, teiksim, to tehnoloģiskā vēsturi, tad ir atsevišķi risinājumi, kuri nevis prasa serveru konfigurācijas klienta pusē, bet pat sistēma vēl ir instalējama. Viens, protams, droši vien tas, kas saskarās ar šodienas tēmu, un kāpēc arī, pieņemsim, valsts ir virzījusies arī uz šīs dienas divām pirmajām sarunām par šiem valsts līmeņa datu centriem. Mūsu kontekstā arī tas ieguvums ir šī izmaksu efektivitāte, jo faktiski tu to sistēmu nodrošini priekš vairākām pašvaldībām. Šeit gan ir jāsaka, ka arī pašas pašvaldības, diemžēl, nevienmēr šo saprot, ka tomēr šis pakalpojums ir lētāks, jo viņi nevienmēr visas tās komponentes dabiski saskaita. Teiksim, arī, ja tā vienkāršot var izteikties, tad mēs
to mūsu šo te pakalpojumu komponenti varam tā kā sadalīt no 3 galvenajām komponentēm. Tātad viens ir, teiksim, tas apjoms, jeb tā servera jauda, ja zem tā mēs saprotam arī visus diskus un visu, kas ir nepieciešams, lai darbinātu to sistēmu kā tādu. Tā ir, teiksim, šī viena izmaksu komponente. Un tā var būt tādam, kādam pašvaldības IT vadītājam viņi ir saprotami. Jā, man ir vajadzīgs serveris, viņš maksā tik un tik, tur licences maksā tik un tik, tātad viņš konkrēti izmaksā. Bet tad ir 2 komponentes, kuras, teiksim, izmaksās arī ļoti augstas. Tātad viena komponente ir tas, ka tev ir nepieciešama šīs drošība, tad datu drošības kopijas, pie tam, teiksim, daudzu līmeņu, tā skaitā ar teiksim, šo geogrāfiski attālinātu uzglabāšanu. Un vēl viena komponente, kam mēs šodien arī pieskārāmies, tātad cilvēku resursus. Un tad ir jautājums, vai, teiksim, tas klients pats, vai viņam ir, teiksim, šie IT speciālisti tāda līmeņa, kas spēj nodrošināt šo pakalpojumu. Un tad, ja mēs, teiksim, tās visas komponentes saskaitam, tad, protams, ka šāda veida risinājumi iznāk efektīvāk un lētāki. Un tad tādā veidā tad mēs arī panākam, teiksim, kaut kādu šo, plus vēl tas, ko mēs esam izdarījuši arī, teiksim, kā saka, koplietojot šo visu infrastruktūru, tad mēs arī esam panākuši, teiksim, arī efektīvākas izmaksas, jeb optimālāk tātad šo datubāžu licenču izmaksu izmantošanu, jo arī šeit jāskatās, protams, ir no tā, ka jā, mums ir apakšā, un es domāju, ka tas lielai daļai nav noslēpums, jā, mums apakšā ir Oracle datubāze, jā, mēs varbūt no šodienas viedokļa teikt, ka jā, mēs varētu lietot atvērtā koda datubāzes risinājumus, bet atkal atceroties to stāstu par to, ka tās sistēmas, kuras ir ļoti vēsturiskā laikā taisītas, mēs nevaram tā vienkārši uz klikšķa teiksim, veidu vienkārši nomainīt datubāzes vadības sistēmu. Un it īpaši ņemot vērā to, ka teiksim, daudzos gadījumos arī tā saucamā biznesa loģika ir teiksim, datubāzes pusē. Un mēģinot savilkt kopā tādas priekšrocības, teiksim, varbūt šim mākoņu skaitļošanas aspektam un teiksim, tam, kas mūsu kontekstā varbūt ir savalkamas, mēs viennozīmīgi sakam, ka teiksim, šie koplietošanas resursi un arī šie ļoti sajiet kopā ar to stāstu gan no LVRTC, gan no bibliotēkas stāsta par to, ka tātad šis personāls, es domāju, ka tas ir viena no ļoti lielām priekšrocībām visos šajos risinājumos, jo mēs faktiski varam koplietot risinājumus, un es domāju, ka valsts līmenī, valsts sistēmu kontekstā mums arī joprojām ir daudz dažādas teiksim, vietas, kur mēs varam par šādām koplietošanām runāt. Jā, tātad, protams, kad ir samazināts arī kaut kādas šīs izmaksas, ir šī elastība mērogošanā, bet es arī piekritīšu LVRTC stāstam par mērogošanas ierobežojumiem. Tas pats PMLP stāsts, tu vari uztaisīt, cik tu gribi tos paralēlos izsaukumus, bet ja tev fizisko personu reģistra pusē ir ierobežojums, ka tev vienlaicīgi šis saucamais tehniskais lietotājs var ne vairāk kā 5 sesijas atvērt, tad tev viņš arī jebkurā gadījumā būs kā ierobežojums. Tāpēc tā elastība ir mērogošanā, bet viņai ir jābūt pašām sistēmām un visām tām komponentēm jābūt mērogojamākām. Globāli skatoties, protams, mēs uzskatām, ka teiksim, šāda veida risinājumi ir drošāki gan no fiziskā viedokļa, gan no dažādiem citiem aspektiem. Protams, diemžēl visas olas vienā groziņā arī nevienmēr ir labs risinājums, kur arī mums ir tādi, kā lai saka, skarbi secinājumi, bet jebkurā gadījumā, teiksim, arī neskatoties varbūt uz šodienas aktuālajām lietām, tāpatās mēs uzskatām, ka teiksim, šāda veida risinājumi ir ar daudz augstāku drošību. Jo atkal atkāpjoties teiksim, kaut kādās atmiņās un pieredzēs, mums ir
kas atkal varbūt kaut kādā veidā atgriežas uz to, kad vai un kādi ir, teiksim, šie IT kapacitātes, pieņemsim, tam klientam kā tādam, bet ir bijušas situācijas, ka, principā, tu saproti, ka, ja, teiksim, nebūtu kaut kādas nejaušības iestājušās, ka vienkārši klients būtu pazaudējis savu visu daudzu gadu datubāzi tikai tāpēc, ka viņam nebija, teiksim, korekti atstrādāti šie procesi, viņam nebija uzraudzības viņa tehnikai, tā tehnika bija klibojoša un, teiksim, viņam nebija atstrādāts tur, teiksim, ne šie drošības kopēšanas risinājumi, ne tam līdzīgi. Un bez mazai viņi bija tādi, ka kā lai saka, ja tev sabojājās tā tava bāze, tad tas sabojājums aiziet arī uz tām drošības kopijām, un tu faktiski tu esi pazaudējis visu. Un līdz ar to tās ir tādas lietas, kas ir ļoti, ļoti svarīgas. Jā, mūsu gadījumā, teiksim, tas, ka tā infrastruktūra ir, teiksim, tāda varbūt mākoņu skaitļošanās pieejama un ka tā infrastruktūra ir teiksim, šādā veidā izveidojusies. Viņi, protams, ir atkal devusi to priekšrocību, ka dažāda veida klienti var to risinājumu dabūt. Tas ir vispār, teiksim, kā priekšrocība varbūt tam SaaS pakalpojumam, droši vien, kad tev nav vajadzīgas sarežģītas arhitektūras, lai tu, teiksim, varētu kaut ko sākt lietot. Tas ir tāds varbūt tāds redzējums par to, kā mēs uz šo skatāmies uz teiksim, šiem te. Un droši vien, ka mēs arī, teiksim, varbūt no šodienas viedokļa un no tā, cik svarīga ir šī te pašvaldības sistēma un jaunā kiberlikuma skatu punktu droši vien arī daudz vairāk kaut kādas aktivitātes būs veltītas tieši tam, kā nākotnē šīs sistēmas attīstās un kā mēs viņus uz priekšu virzam. Jā, paldies! Paldies ZZDatam. Mums ir jautājums no Slido. Vai no ilgtermiņa ieguvuma viedokļa, kas valstī ir izdevīgāk, ārpakalpojums no privātā sektora vai veidot savu centralizētu infrastruktūru ar 24/7 atbalstu? Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums un iespējams, ka mēs visus aspektus šodien atbildot šo jautājumu nepārunāsim, bet šis viennozīmīgi, es domāju, būs saistīts. Ar šo jautājumu būs saistīti nākamie mūsu kopīgi rīkotie semināri. Jā, un tas ir vienmēr stāsts par izmaksu salīdzinājumu, jo, protams, ka valstī, es domāju, ka tas ir pareizi, ka valsts kaut kādus savus risinājumus veido valstiski un arī pati tad arī viņus uztur, un tas, man liekas, ir tikai dabiski. Jā. Komerc sabiedrības vienkārši nodrošina varbūt kaut kādu šo pakalpojumu izstrādi, piegādi, bet varbūt tā uzturēšana jāiet valsts pusē. Šeit es varbūt nedaudz pieskāršos Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes pozīcijai un redzējumam un novērtējumam, kā valsts pārvaldē IKT resursu konsolidācija notiek un centralizācija tendences ļoti pozitīvas. Tas, ka mums veidojas atsevišķi koncentrēti kompetences centri sistēmu izmitināšanā, kas spēj ieviest šos platformas kā pakalpojumus. Mums jau bija minēta šī Kubernetes vide. Tas ir ļoti pozitīvs attīstības virziens, jo katra iestāde individuāli šādas aktivitātes nespētu veikt. Tas, par ko mēs vēlētos runāt starp IKT nozari un valsts pārvaldi, par to, kā mēs integrējam privātos publisko mākoņu resursus, komerc infrastruktūras, datu centru infrastruktūras resursus, kā mēs to integrējam ar valsts pārvaldes šo federēto mākoni, kur šī pieeja komerc infrastruktūras resursiem varētu tikt nodrošināta caur šiem specializētajiem kompetences centriem, kur divus no tiem mēs šodien jau uzklausījām pirmajās divās prezentācijās.
Tas būtu komentārs no Latas puses. Tad liels paldies ZZDatam vēlreiz un aicinu kā pēdējo runātāju ar ļoti intriģējošo stāstu Zabiks nokļūšanu mākoņos. Šis ir tas brīdis. Pirmkārt, liels paldies jums, ka esat izturējuši visu šo sesiju, fantastiski. Un šis tas brīdis, ka visiem vajadzēja iet mājās. Bet, vēl mana prezentācija. Tāpēc bišķiņ pacietieties un cerams, drīz ar priecīgām sejām varēsim arī visu kopā doties. Tā kā, jā. Mans vārds ir Ronalds. Esmu pārdošanas vadītājs uzņēmumā Zabiks. Un šodien stāsts būs par to, kā mēs uzlidojām mākoņos. Īsi pirms mākoņiem es pieļauju, ka lielākā daļa zina, bet tie, kas varbūt nezina, tad kas mēs īsti esam, ko daram. Zabiks ir monitoringa sistēma, programmatūra, un mēs esam tās izstrādātāji. Līdz ar to, jā, mums kolektīvā ir ļoti daudz programmētāju, kodētāju, un tas ir tas, ar ko mēs esam jau gandrīz vai 20 gadus nodarbojušies. Nākamgad mums būs 20 gadu jubileja. Tā kā, un strādājam pa visu pasauli. Kā var redzēt, vairāk kā 4 miljonu lejupielādes mūsu programmatūrā ir veiktas, un līdz šim tā kā mākonis nekad nebija mūsu fokus, jo mūsu galvenais mērķis bija nodrošināt pašu programmu. Un tad tie varianti, kā to programmu var izmantot, kur viņu var likt, vispopulārākais līdz šim vienmēr saistībā ar Zabiks ir bijis on-prem, katrs tur pie sevis, jo kā nekā tas ir monitorings. Un tad, ko mēs varam monitorēt, principā visu to, ko mēs šodien jau iepriekš dzirdējām. Ja? IT infrastruktūra, sistēmas, mākoņi tie paši. Tā kā, jā, tas ir diezgan svarīgs elements, līdz ar to viņam jābūt ir drošībā. Un drošība ir svarīgs aspekts. Un, tātad viens variants ir on-premā to turēt, otrs variants ir kāda trešās puses klaudā, bet pašam to administrēt. Un tas būtu tas hostinga tā kā variants, ka it kā viņš ir kaut kur citur, bet joprojām mēs viņu pieskatām. Un tad trešais variants ir pilnīgs SaaS, respektīvi atdodam kādam citam ārpakalpojumā, lai viņš par to lauzu galvu, kā to visu uzturēt. Un tad tas, ar ko mēs paši saskārāmies tā klauda izveidē, un, protams, visi komentāri, ko mēs dzirdējām no klientiem, es domāju, ka arī diezgan labi zināmas lietas, kā tā nav pie manis, nezinu, kas ar viņu notiek, vai ar to dzelzi viss ir kārtībā, vai ar to softu viss ir kārtībā. Fiziski nevar viņu apskatīties, ja? Un dati neatrodās pie manis. Tas ir vispār šausmas, jo, ja pazūd internets, tad ko darīt, nav datu un tā tālāk. Un arī tas, ka, ja tas ir tātad mākonis, tātad kādam visu laiku ir jāveic regulāri maksājumi par to, bet tajā pašā laikā varbūt cilvēki tad neaizdomājas arī par to, ka, jā, labi, tev ir varbūt cilvēks tavā in-housā, bet tu viņam arī katru mēnesi veic regulārus maksājumus, vai ne, lai viņš to visu uztur un darbojas ar to. Tā kā tas viss kopā veido tādas bailes no nezināmā un vēlmi iet pēc piereduma, pēc tā, kas jau ir pazīstams. Tātad tas variants, ka par on-prem, es domāju, tur jautājumu nav, tam ir izgājuši pilnīgi viss cauri, un tad ir tas variants, ja to pašu Zabiks, pieņemsim, uzturēt kāda trešās puses mākonī. Ko tas nozīmē? It kā jau forši, jau pašiem vairs nav savu dzelžu jāuztur, un tas ir ļoti liels atvieglojums. Bet tajā pašā laikā, ja internets izbeidzās, tad tas nerisina problēmu, un joprojām ir jāuztur tā iekšējā komanda, kas tā tad administrēs to visu, jo tu faktiski tikai kāda cita cilvēka vai kompānijas dzelzi izmanto, bet administrēt jau vajag to programmu tāpatās pašam sev. Un rezultātā līdz ar to mēs nonācām, ka pati kompānija pie tā, ka tas mūsu risinājums, tas būs pilnīgs SaaS. Mēs piedāvājam klientiem tātad software as a service,
Un viens no tiem arī galvenajiem kritērijiem, kāpēc mēs līdz šim nonācām, bija tas, ka laika gaitā ejot, mēs jau vairāk pamanām, ka visi uzņēmumi vēlās visu vienkāršāk, visu ātrāk, mazāk klikšķu, mazāk instalācijas, Linux administrēšana, komandrindu ievad, davai aizmirstam par visu šito. Te nav cilvēki vienkārši, kas to būtu gatavi darīt, līdz ar to tas gala patērētājs grib vienkārši, man ir smugs dashboards, man nāk paziņojumi, ja kaut kas nestrādā, tas ir tas, par ko es esmu gatavs maksāt. Lūk, līdz ar to mēs paši arī izstrādājot šo klaudu, paši saskārāmies ar šo jautājumu, tātad kur tas viss glabāsies? Pie mums iekšēji kaut kur, kā runājām zem trepēm, vai kaut kur drošākā vietā bija šī. Un līdz ar to nonācām pie secinājuma, ka mēs darīsim to, kas mums vislabāk sanāk, tā ir programmas izstrāde. Un tā pati programmas glabāšana, uzturēšana, kur tas viss glabāsies, tad to mēs nodevām ārpakalpojumu sniedzējiem, un tādā veidā arī vispār izvēloties, kurš tas būs, tur tika diezgan daudz laika ieinvestēts. Un tas bija, teiksim, tas viss risinājuma arhitektūras izveide, tā bija viens liels izaicinājums, teiksim tā. Jo bija jādomā par mērogojamību, scalingu vai ne, to high availability, lai vienmēr būtu pieejama un tajā pašā laikā par drošību. Un tad, ja mēs to visu gribam in-housā tagad uzturēt, kur mums iepriekš ar to nebija nācies saskarties, tad tas būtu vēl diezgan liels, vēl viena diezgan liela komandas izveide iekšēji nepieciešama. Neskatoties uz to, tāpatās tā komanda, cloud komanda mums bija jāizveido, bet nevis hardware kontekstā, bet tieši soft kontekstā. Jo mums vajadzēja panākt to, ka ir tas viens klikšķis un Zabbix strādā. Un vienkārši paņemot divas komponentes, mākoni un Zabbixu, tas maģiski nenotiek. Tas bija jāuzrada tā vide, kas palīdz tam visam notikt. Tā kā tas arī tas, ko mēs darbojāmies, un kā rezultātā arī varējām nodrošināt to, ka tā papildus pievienotā vērtība, vienkārši instalācija, vienkārši deployments, viegla mērogošana, atjauninājumi un tā drošība, arī kriptēta datu plūsma, ka tas viss tiešām strādā. Un rezultātā tad mēs arī nonācām līdz šodien pieejamajam produktam, kuru starp citu mēs palaidām 1. oktobrī. Tā kā ļoti svaigs risinājums, un kur links ir, un to noteikti var jebkurš iečakot, apskatīties. Pirmās 5 dienas ir bezmaksas. Tā kā turpat nav karta jāliek klāt nekas, un var apskatīties, kā tas viss pasākums strādā un vai jums tas ir interesanti. Un tas, ko jūs redzēsiet, ielogojoties, sākumā būs jāizveido savs konts. Ļoti ātri vienkārši, principā nepieciešams tikai e-pasts, lai to izveidotu. Un tālāk, tas, ko mēs ņemot vērā tieši to, ka mēs strādājam pa visu pasauli, bija ļoti svarīgi tas, ka mēs sapratām to, ka ja mēs uzturam vienu datu centru šeit paši Latvijā, ar to daudziem varētu nepietikt, kas pieslēgsies no Dienvidamerikas, kas pieslēgsies no Singapūras, no citām visām iespējamām pasaules pusēm, ātruma ziņā un kvalitātes ziņā, lai tas vienmēr būtu augstu pieejams. Tāpēc arī tajā brīdī, kad jūs piereģistrējaties, jums ir iespēja izvēlēties, kurā reģionā jūs gribat Zabbix uzturēt. Un tie ir mums pašlaik 5 datu centri, 2 ir Eiropā, 1 ir Ziemeļamerika, 1 ir Dienvidamerika un 1 ir Singapūra. Līdz ar to visas pasaules puses mēs esam aptvēruši, lai mūsu klientiem, teiksim, būtu tas ātrākais pieslēgums pie mūsu pakalpojumu. Un tiklīdz izvēlās, kur to gribi turēt, cik lielu to nodu gribās izveidot. Nanonoda tā ir tā, kas ir bez maksas, ko sākumā var tās 5 dienas patestēt. Un pēc tam viņi, ja gribās maksāt par to, tad tie ir $50 mēnesī. Tad, jā, tik vienkārši pāris soļi, akceptējam un viss, un viņš ir izveidots. Un tā visa Zabbix instalācija notiek burtiski pāris minūšu laikā, un jau jūs viņu varat izmantot. Un nākamais, ko jūs redzēsiet, būs admin panelis, kur labajā stūrī augšā var redzēt, ir tāds links, kuru uzspiežot jums pats Zabbix atvērsies. Un jūs jau varat sākt Zabbixā strādāt un darboties. Līdz ar to šī visa
funkcionalitāti, lai tas būtu ērti, vienkārši, saprotami, bet funkcionāli tajā pašā laikā. Tas bija tas, pie kā mēs arī diezgan ilgu laiku strādājām. Un ļoti svarīgs elements ir tātad versiju atjaunošana, jo te bija liela cīņa par to, ka viena daļa saka, bet kā mums ir Zabbix lietotāji, kuri tagad mums starp citu ir jaunākā 7. versija, ja? Bet ir joprojām daudz lietotāji, kas izmanto 2. versiju, 3. versiju, un kā tad, un mēs tikai tagad pēdējo uzturēsim, un kā tad tas tagad būs, un visiem automātiski būs jāapgreidojas. Tāpēc mēs nonācām līdz tam, ka ir divas daļas. Viena ir drošība. Drošība ir neatņemama sastāvdaļa, to vajag ātri, automātiski visiem nodrošināt, lai tiešām, tur jautājumi nav vienkārši. To vajag automātiski. Bet otra lieta ir tā versiju maiņa, kas ir varbūt bišķiņ sarežģītāks stāsts. Un, lai gan mūsu konceptuālā doma ir par to, ka visiem ir jābūt uz šīs pēdējās versijas, kas izmanto cloudu, jo tur arī būs vislielākā pievienotā vērtība pašam lietotājiem, tomēr katrs varēs izvēlēties sev pieņemamāko laiku, kad to darīt. Gan no tā, ko viņi monitorē, kas viņiem ir iekšā atrodas, kad viņiem savu downtime ir iespējami. Tāpēc šajā brīdī mēs piedāvāsim elastību. Un par drošību runājot, tātad arī certifikāti ir iespējams certifikātu augšu pielāda, lai visa informācija, kas tiek nodota starp Zabbix serveri un proxy vai pieņemsim pašu to iekārtu, būtu kriptēta, droša un no malas neviens neko nesaprast, kas tie pa datiem tur plūst. Un kopumā mēs nonācām līdz tam, ka mēs vēlamies šo cloudu piedāvāt jebkāda līmeņa, izmēra klientam, vienalga vai tā ir privāta persona, vai tā ir valsts iestāde, vai tā ir liela korporācija. Tāpēc ir šie 7 līmeņi, kas principā iedalās pēc tā, cik tev būs daudz iekārtas un cik tās iekārtas tev veidos daudz metrikas. Un cik tās metrikas tev bieži būs jāsaņem. Kas rezultātā, šeit tas NVPS, tas ir New Value per Second. Vienkāršotā valodā, cik bieži tu gribi, lai tavs serveris, dators, programma tev pasaka, ka viņa ir dzīva, online tagad pieslēgta. Un jo vairāk šādas metrikas tu gribi sekundē saņemt, jo tev vajadzēs lielāku instanci, uz kuras Zabbix griezīsies, lai viņš grieztos ātri un labi. Tāpēc, ir šie 7 līmeņi. Tas ir uz doto brīdi. Mēs vēl plānojam vēl vairākus likt klāt un nodrošināt vispār neverending iespēju palielināt. Un tas, ko klienti visi saņem Zabbix cloud izmantojot, ir platformas atbalsts. Respektīvi, ja kaut kas nestrādā, ja kaut kas problēmas ar apmaksāšanu, tur pa tām nodēm, problēmas ar upgradeiem, kaut kas tāds, tas viss ir iekļauts. Bet tiklīdz ir jautājums par pašu Zabbix produktu kā tādu, ka tur gribu monitorēt Cisco iekārtu, gribu monitorēt tur šādu un tādu datubāzi. Kā to darīt, nezinu, nemāku. Tad šis klients vēršās pie mums, un tad jau mēs saprotam, kas viņam būs vislabākais risinājums, kas vajadzīgs. Un tie ir savukārt tie mūsu profesionālie pakalpojumi, ko mēs sniedzam, kas arī principā ir mūsu gan maize, gan sviests, jo pati programma ir open source bez maksas. Ja? Tas ir tādā ziņā, tu viņu vari leju pielādēt no mājaslapas, uzlikt pie sevis, kaut kādā 3. mākonī viņi būs bez maksas. Zabbix cloud, tie visi tieri, kas bija redzami, viņi ir par maksu, bet viņi ir par maksu tādā ziņā, lai nosaktu tās izmaksas un to mūsu administratīvo slogu, kas uztur to visu pasākumu. Ja? Bet tiklīdz runa ir par pašu produktu, kā viņu labāk izmantot, vai kaut kāda jauna veidnes izveidošanu, lai kaut kādu jaunu iekārtu monitorētu. Tie ir visi mūsu profesionālie pakalpojumi. Un kā te var redzēt, pirmā rinda tie ir tie, kas vispopulārākie. Mums ir tehniskais atbalsts, apmācības un konsultācijas, un tālāk jau arī citi. Tā kā centos būt maksimāli kodolīgs, ceru, ka sanāca. Ja ir jautājumi, būšu priecīgs uz tiem atbildēt. Paldies jums! Paldies Zabbixam par interesantu stāstu. Tā, pagaidām uz slēdo jautājumu nav, vai jautājumu nav auditorijas?
Jā. Daudz jautājumu, daudz rokas. Prieks. Tas ir datu centrā, ja? Kad būs Dubajā datu centrs? Vajag būs. Tur tā lieta. Tā kā mēs šo esam nodevuši ārpakalpojumā, līdz ar to tā ir tā lieta, par ko mums vairs galva nesāp. Bet šis ir svarīgs pavadiens. Jautājums, kas bija tie apsvērumi, pēc kādiem jūs vērtējāt šo datu centru izvietojumu pasaulē? Kas ir tas attālums starp datu centru un klientu, kas ir, ar ko ir jārēķinās, lai pakalpojums darbotos pietiekami ātri? Jā, tātad jautājums divās daļās. Jā, centīšos atbildēt. Pirmā daļa bija tas, tātad, ja mēs skatāmies, kur atrodas mūsu datu centri. Tas ir Frankfurte, Īrija, Ziemeļamerika, North Virginia un San Paulo, Brazīlijā un Singapūra. Šīs lokācijas ir gandrīz vai tās pašas, kur atrodas Zabiks uzņēmums. Un Zabiks uzņēmums savukārt atrodas visās šajās vietās, Singapūrā ne, bet mēs esam Japānā, bet vismaz tā pasaules daļa. Ja. Un mēs tur atrodamies tieši tāpēc, ka tur ir mūsu klienti. Un balstoties uz to arī tika izvēlēta šīs datu centru vietas, lai būtu pēc iespējas tuvāk tiem klientiem. Un tādas, protams, ciešas metrikas, kur pateikt, ka jābūt tik un tik kilometru attālumā, nav, bet jo tuvāk, jo labāk. Skaidrs, paldies. Tā, nākamais jautājums. Tīri ziņkārības pēc, kas ir tas datu centra pakalpojums sniedzējs, kur jūs izmantojat? AWS. Tā mums ir jautājums no Slido, vai IKT jomā ir darba roku trūkums? Tas ir joks. Mums mājaslapā konstanti atrodas vakanču sadaļa, kura, var teikt, nemainās. Jā, ir trūkums. Gaidām ļoti. Un kontekstā ar šo jautājumu no manas puses, un arī saistībā ar to, par ko mēs šodien runājām, šī automatizācija, ja par to jūs drīkstat runāt un stāstīt, kādā veidā jūs esat risinājuši darba spēka trūkumu, izmantojot automatizācijas iespējas? Tas ir kaut kas, kas ir nebeidzams stāsts, nebeidzams process, un pastāvīgi pie tā strādājam gan iekšējo sistēmu izveidai, lai pēc iespējas minimizētu manuālo darbu, kas tiek iekļauts arī pašas programmatūras jauno versiju testēšanā. Tātad quality control. Tur arī tiek izmantot šie automatizācijas rīki, lai maksimāli saīsinātu to nepieciešamo laiku. Ir daudz citas lietas no tehniskā viedokļa, es pat nemācēšu pateikt tik daudz, kādas šīs sistēmas mēs izmantojam, bet tas ir konstants virziens, kurā mēs ieguldam, skatāmies, jo to roku vairāk, diemžēl, nepaliek. Var teikt, ka kaut kāda nāk klāta, bet kaut kāda arī iet prom, līdz ar to ir konstanta rotācija. Un tāpēc, jā, automatizācija tas ir ļoti aktuāli. Un kaut vai varu teikt, ka pārdošanā arī mēs skatāmies visu laiku uz jaunām integrācijām ar klientu sistēmām, lai notiktu ātrāka piedāvājuma rēķinu aprite automātiska un nebūtu nepieciešams vispār kaut ko pat drukāt ārā un parakstīt un vēl sūtīt. Tāpēc, jā. Paldies. Vēl man ir jautājums par šo pārēju uz jaunām versijām. Mums arī semināra sākumā prezentējās valsts pārvaldes federētā mākoņa infrastruktūras nodrošinātāji, kur arī uztur gan PAS līmeņa programmatūru, gan arī SAS līmeņa, kā Nacionālā biblioteka minēja. Un šeit arī ir svarīga šī pārēja uz jaunāku versiju. Kas ir tas modelis, kā jūs to īstenojat? Jūs teicāt, ka jūs dodat iespēju klientiem izvēlēties laiku, kad pāriet uz šo. Kas ir tas periods, kādā jūs uzliekat šo ierobežojumu un kā tas tīri no sistēmas arhitektūras viedokļa tika īstenots?
Teiksim tā, tagad mums ir Zabiks Cloudā pieejama 7. versija, kas ir, ja skatās no tā, kas jau mājaslapā ir pieejams, cilvēki jau var lejupielādēt 7.2, kas ir jau nākamā. Bet Clouds vēl joprojām ir uz 7. Tā kā pirmkārt ir tas, ka visi Zabiks lietotāji, viņi var redzēt to, ka būs jauna versija. Viņi jau ir pieejami tiem, kas grib vēlās viņu izmantot on-premā. Tātad viņi jau var briestam. Otrakārt, tajā brīdī, kad mums šī versija ir gatava Cloudā, tad mēs par to paziņojam vismaz 2 mēnešus iepriekš. Līdz ar to tā 7.2 versijas ieviešana Cloudā viņi nobīdās, no tās, kas iznāk ātrāk. Un par to tad Cloud lietotāji tiek informēti par to, ka tātad ar tādu un tādu datumu būs, un tad kopš tā brīža vēl tiek dots līdz mēnesim laiks, lai izvēlētos, kurš būtu tas piemērotākais datums tā upgrade veikšanai. Tad jūs savā šī infrastruktūrā uzturat paralēli divas versijas atšķirīgas attiecīgi šī 3 mēnešu periodā. Mēs esam sapratuši, ka to var. Mēs esam spējīgi. Doma ir, varbūt mēs arī uzturēsim ilgtermiņā, jo mums ir šīs long-term versijas, LTS versijas, kas ir 6, 7, pēc gada būs 8, ka varbūt tās mēs arī vairākas uzturēsim, ja mums kapacitāte to atļaus. Un pēdējo major versiju, kas ir tātad 2.4.6, kuru vien iznāks, tad to mēs arī uzturēsim. Pilnīgi noteikti pēdējā LTS un pēdējā major versija, tas ir tas, kas jau mums tagad ir, bet nākotnē mēs skatīsimies pēc pieprasījuma, ja būs tiešām nepieciešams, varbūt arī vairāk šīs long-term versijas uzturēsim. Skaidrs, paldies liels. Tā, vai mums ir vēl jautājums? Slaido klusē, auditorija klusē, visi ir sailgojušies pēc nedēļas nogales, kur daudziem būs vēl sestdien jāatstrādā. Ziemassvētku vienas brīvās dienas, tad liels paldies par dalību klātesošajiem, paldies Zabiksam, paldies visiem pārējiem runātājiem, paldies klausītājiem tiešsaitē, un kā jau es minēju, mums šādi semināri ir plānoti tādā semināru cikla veidā. Nākamais seminārs janvārī mums ir paredzēts dažādiem arhitektūras modeļiem, kādā veidā mēs integrējam mūsu privātos mākoņus ar publisko mākoņu servisiem un ar to saistītie arhitektūras un kiberdrošības aspekti. Liels paldies visiem!